Mēs tur nerunātu ilgi, ne par tām niansēm. Variants skaties, ko piedāvā Vērnēks. Labi, Ilguča aizsardzībā nospēlē ar pēc tam nopiesnos Kovajevs, kur Rolands Kovajevs. Nezinu, es, man liekas, florbolas savā ziņā izgājis. Sveicināti Florbola šovā. Tie, kas skatās pirmo reizi, mans vārds ir Pēteris Trekša, spēlēju florbolu ārzemēs. Šodien ar mani divi viesi, kas par Latvijas florbolu zina daudz vairāk nekā es. Un iemesls šodienas tematam radās pavisam vienkārši. Pirms nedēļas Somijā mani uzrunāja Pasi Peltola, cilvēks, kas Somijā tiek dēvēts par florbola krusttēvu. Pasi ir persona, kurš izveidojis Classic Tampere sistēmu, klubu, kuru viņš pats sauc par savu bērnu. Man ir liels gods pārstāvēt viņa klubu šo sezonu, un, protams, katru reizi, kad viņš man uzrunā, es uzmanīgi klausos. Un Pasi man uzdeva pavisam vienkārši jautājumu. Kā, tavuprāt, var attīstīt Latvijas florbolu? Un es sāku domāt, sākumā spēju palikt uz pauzes, es sāku domāt par izlasi, par rezultātiem, par līmeni, un tad viņš paturpināja ar vēl vienu jautājumu, kas bija daudz dziļāks. Kā jūs Latvijā panāksiet vairāk licencētu spēlētāju? Un tajā brīdī es sapratu, ka tas nav jautājums par talantu, tas ir jautājums par sistēmu, par masu, par bērniem, kura vēl tikai izvēlās, vai vispār sākt spēlēt florbolu vai nē. Un es sapratu, ka šis nav jautājums, uz kuru var atbildēt ar vienu teikumu. Tā ir saruna, kas mums Latvijā ir jāuzrunā skaļi. Un lūk, tāpēc ar mani šodien ir Latvijas Florbola federācijas jaunatnes komitejas vadītājs Mārtiņš Maķevits un viens no komitejas locekļiem Normunds Krūmiņš. Un pirms sākam, es gribu tikai piebilst, ka šis noteikti ir tikai sākums, jo mūsu limitētajā laikā mēs izrunāsim cik vien spēsim, bet noteikti plānā ir veidot vēl epizodes par šo tematu, uzrunāt arī Ivaru Jēkabsonu, kurš ir kolēģis šiem abiem kungiem, kā arī citus ekspertus, trenerus, cilvēkus, kas palīdzēs vairāk saprast to lielo bildi. Un kas ir tie soļi, kas palīdzēs atbildēt uz Pasi Peltolas jautājumu. Mārtiņ, sveicināts Florbola šovā. Varbūt tad sākumā īsumā izstāsti par sevi, kāda vispār ir tava ikdiena ap florbolu un kāda atbildība tev ir esot jaunatnes komitejas vadītājiem. Kā jau mani pieteica, Mārtiņš Maķevits, jaunatnes komitejas vadītājs. Pamatdarbs gan man ir cits. Jāsaka, es pēc tās noslodzes varētu teikt, esmu divos pilnos pamatdarbos, kā jau normāls latvietis, kuram konts katru mēnesi restartējās. Tātad pamatā es strādāju Tallas novada sporta skolā. Man ir uzticētas 4 komandas šogad. Tās ir 2 treniņu grupas, U12, U13 un 2 U14 komandas. Tā kā dienas otrā daļa paiet trenējot. Dienas pirmā daļa paiet vadot Latvijas jaunatnes komiteju, kas principā ietver Latvijas čempionāta vadīšanu, visas tās tuvu 20 vecuma grupām ar divīzijām ieskaitot, sākot no čempionāta kalendāra sastādīšanu, nolikumu izstrādi līdz medaļas uzkāšanai kaklā, un pa vidu vēl spēlētāju un treneru uzvedības pārskatīšana ik pa laikam ietilpst manos pienākumos. Tur nu man nāk komiteja palīgā ļoti. Tā kā jā, no rīta līdz vakaram florbolā uz pilnu slodzi. Normund, vārds tev īsumā par sevi izstāst. Es no iestartēt gribētu ar citu lietu. Pirmkārt, paldies, Pēter, ka uzaicināja mūs. Tas ir ļoti forši, ka mēs esam aktualizējuši tēmu, kas iepriekš vispār, manuprāt, nav kustināta, jo pats sakoju florbolam jau arī ārprātīgi sen. Un par jaunatni, man liekas, ļoti maz ir runāts, tāpēc jā, forši. Milzīgs prieks, ka tu šo esi uzņēmies ne tikai konkrēto raidījumu, bet vispār aktualizē florbolu un dod iespēju cilvēkiem būt, kā saka, kameras priekšā, parunāt par lietām, kas ir svarīgas, jo esmu droši, ka šo visu skatās, klausās, analizē, pārunā un noteikti raisa diskusijas, kas noteikti ir ļoti vērtīgi. Par mani pašu Mārtiņš gan nepieminēja, cik gadus ir treneris, bet es paskatījos savos pierakstos, man šķiet, ka šobrīd 10 gadi man aprit, kopš sāku strādāt par florbola treneri. Laika gaitā esmu nonācis līdz Liepājai. Šogad ir jau 7. sezona, 6. sezona. Septembrī būs 7 gadi. 6. sezona, ko esmu Liepājā, un 5. gadu
vadu arī Florbola sporta skolu, kas ir kuršu dibināta sporta skola. Tas nav, teiksim tā, klasiski izpratnē sporta skola ir kaut kas, kas pieder pašvaldībai, tad mēs Florbolā esam, kā saka, vienīgie, un es domāju, ka arī paliksim šobrīd vienīgie, kuriem ir pašiem savu nodibinātā sporta skola, un attiecīgi esmu savā skolā gan treneris U9 grupai šajā brīdī, vienlaicīgi arī vadu kopējo procesu, pārskatu un cenšos uzlabot to procesu, kā mēs strādājam, gan ar treneriem, gan ar vecākiem strādāju, tāpat epizodiski ar jauniešiem. Nu, un tad Mārtiņam varbūt darbošanās jaunatnes komitejā ir tiešām tāda lielāka lieta. Es esmu, teiksim, tam palīgs mazliet tikai tajās situācijās, kur ir kaut kāds atsevišķi atgadījumi jārisina vai kaut kādas konkrētas nianses. Tad, piemēram, jaunatnes komitejas ietvaros mēs šajā vasarā uztaisījām Florbola programmu, kas, man liekas, ir tas, ko kolēģi Florbola virtuvē vai Florbola kartajos tur kaut ko runāja, kad īsti neesot kaut kas tur vai kā tur, bet reāli programma ir un jautājums, kā katrs uz to skatās un attiecās. Tā kā, jā, visu kaut ko daramies iekšā Florbolā no rīta līdz vakaram. Tas ir arī līdzīgi kā Mārtiņam mostos ar Florbolu un iegulēt arī līdzīgi ar Florbolu, tā kā ikdiena tiešām ir Florbolā. Labi, pirms ejam dziļāk tajos skaitļos, izaicinājumos, sistēmās, es gribu saprast pats un iedot arī skatītājiem, klausītājiem mazliet konkrētāku bildi par Latvijas to situāciju, jo bieži mēs runājam ļoti vispārīgi, jaunatnes sistēma, attīstība, klubi, bet realitāte aiz tā stāv konkrēti cilvēki, kas jūs esat un konkrēti klubi, kas ikdienā dara darbu, tāpēc es gribu sākt ar nelielu topu. Nosauciet jūsuprāt šī brīža spēcīgākās jaunatnes sistēmas Latvijas florbolā. Teiksim, top 10. Un svarīgākais, pēc kādiem kritērijiem jūs vērtējat šo savu skalu. Vai tas ir spēlētāju skaits, pārējais uz pieaugušo līmeni, treneru kvalitāte, sistēmas ilgtspēja. Un aiz katra nosauktā klubā arī īsi pakomentēt, kāpēc viņi ir augstāk vai zemāk. Un mērķis, protams, nav kādu baigi salīdzināt vai kritizēt tik ļoti, bet mērķis saprast, kas Latvijā šobrīd strādā labi, jo, ja mēs gribam attīstīt Latvijas florbolu, mums jāredz, kuras sistēmas jau rada rezultātu un kāpēc. Es domāju, iepriekš Mārtiņš sāk, tad Norman, tu vari sākt ar savu, varbūt 10. vietu, vai tev kāds komentārs arī pirms tam ir. Tā, labi, es sākšu ar savu top 10, un, protams, ja nav izvirzīti konkrēti specifiski kritēriji, tad ir mazliet izaicinošāk šo te topu salikt, bet pakonsultējos arī ar saviem kolēģiem, sēdējām te tādā plašākā bišķīt pulciņā un papļāpājām par to, kā tad mēs to redzam. Tā pirmā sajūta, ko mēs skatāmies šajā brīdī konkrēti, ir U12 līdz U18 jaunatnes sistēmas komandu skaits un to rezultāti. Attiecīgi tās komandas, kurām šo te dalībnieku ir vairāk, mēs tā kā ceļam mazliet uz augšu, bet, ja ir masveidība un nav rezultāta, tad, protams, ka arī ļoti augstus mērķus nevar sasniegt. Savukārt, protams, mīnusiņš kaut kur ir mazajām organizācijām, kas varbūt startē ar tikai 2-3 komandiņām, tad, attiecīgi, ja viņiem ir ļoti labi rezultāti, mēs viņus tikai pacēlām uz augšu, bet, ja ir 2-3 komandiņas un te rezultāti nav spīdoši, tad atkal mazliet slidinājām uz leju. Es jau vēlreiz saku, šī nav vienīgā patiesība, bet tas ir tāds subjektīvs viedoklis no tā, kā es to redzu. Manā rangā pirmā vieta ir, un diezgan ātrā vien es teiktu, Ulbroka. Galvenokārt ir ļoti daudz un spēcīgu komandu jaunatnē, gan pagājušajā sezonā labi rezultāti, gan arī šajā sezonā komandas spēlē tiešām ar atzīstamiem rezultātiem. Noteikti jāuzsver ir treneru kolektīvs, noteikti, es gribētu teikt, profesionālākais treneru kolektīvs, kāds iespējams Latvijā mums ir jaunatnē. Tiešām prieks skatīties, arī vērot un analizēt kaut kādās lietās, kā viņi darbojās, un noteikti viņi ir piemērs tam, kam varētu sekot jebkurš arī mēs savā ziņā runājot par to, kā mums klājās, atskatāmies uz Ulbroku kā uz tādu pozitīvo piemēru. Tiesa, Ulbroka noteikti kaut kādā vecuma posmā kļūst par Rīgas apvienoto izlasi, līdz ar to teikt, ka pilnīgi visi nopelni ir tikai viņiem, kāpēc ir rezultāti arī līdz galam. Es kaut kur varētu teikt, tā bišķīt noņemt to kredītu viņiem, jo skaidrs ir, ka vienā posmā gan no Roketiem, gan no Rīgas Lauvām jaunieši nolēma paši doties. Es nedomāju, ka kāds no Ulbrokas treneriem zvanītu viņiem un teiktu, Klau, tev var obligāti jānāk. Man liekas, ka drīzāk tas ir pretēji, ka jaunieši šajās Rīgas komandās nejūtās, ka ir pietiekami konkurētspējīgā vidē un tad izvēlas doties uz Ulbroku. Līdz ar to tā atlase principā ir nevis no viena kluba, bet savienojoties savā ziņā 3 klubiem. Līdz ar to spēlētāja resurss ir ļoti spēcīgs.
blakus labi treneri, tāpēc tie rezultāti, manuprāt, arī ir no augšgala. Manā rangā otrā vieta ir Ķekava, un uzreiz gribu piebilst, man brīžiem nav simpātisks tas veids, kā viņi strādā un panāk to rezultātu, jo viņi ir ļoti tieši uz rezultātu orientēti. Es arī noteikti priecātos un priecājos, ja kurš jaunatnē ir sasniegumi, bet, manuprāt, Ķekavā tie rezultāti ir labi, bet viņi ir ar, teiksim tā, ļoti daudzas lietas noliekot malā un kaut kur varbūt pedagoģisko piegājienu atstājot mazliet novārtā kādās atsevišķās epizodēs. Un, jā, rezultāti ir lieliski, bet tajā pašā laikā tur ir kaut kāda tā garoziņa, aiz kuras aizķerties, un es neesmu tās garoziņas beigais fans, bet savā rangā kā organizāciju, komandu daudz, sasniegumu labi, sistēma kopumā strādā, veido virslīgas spēlētājus, un teorijā tā sistēma ir tā kā par labu atzīstama ar piebildēm. Topa 3. vietā objektīvi, subjektīvi ielikšu šoreiz Kuršus. Pagājušajā sezonā lieliski sasniegumi vairākās jaunatnes komandās. Kopumā man šķiet, ka viena no viskuplāk pārstāvētajām organizācijām jaunatnes čempionātos, un esmu diezgan droši, ka tas produkts, ko mēs galā iegūstam, ir pietiekami labs, un man šķiet, ka mēs varbūt reizēm neizveidojam tādus superspēcīgus līderus, bet man šķiet, ka kuršu sistēmā ir ļoti labs vidējais līmenis, kas ir tas, kāpēc arī kuršu komandas atsevišķos vecuma posmos un grupās spējās cīnīties par medaļām. Tā kā man trīnieks būtu šāds. 4. vietā, mēs gan ar kolēģiem diskutējām, man ir 4. 5. ir Lielvārde un Rubene. Viņi abi divi ļoti pārliecinoši teica, ka tā ir Lielvārde, kas ir 4. Man savukārt likās, ka tā varbūt ir Rubene. Tad tur, principā, ļoti līdzvērtīgi kaut kādā mērā savā starpā viņas konkurē. Man noteikti ir ļoti simpātiski Rubenes arī treneru darbs jaunatnē. Es redzu, ka tādā ilgtermiņā viņi ar ļoti mazu resursu spēj sasniegt ļoti daudz, jo, piemēram, pēc Lielvārdē nav citu komandu sporta veidu, kur trenēties. Līdz ar to praktiski visi džeki, kas ir sportiski un grib sev kaut kur apliecināt, viņi aiziet uz florbolu, un tā atlase varbūt no cik Lielvārdē varbūt 30 puiši katrā gadā dzimuši vai 20, tad lielākā daļa nonāk šajā florbolā. Savukārt Rubeni man šķiet ir tik tuvu Valmierai, ka, ja man patīk futbols, hokejs vai kāds basketbols, tad es mierīgi varu pārcelties un braukāt arī uz turieni. Tāpēc, jā, man šķiet, ka Rubeni kaut kādā mērā manā skalā ir priekšā, bet, ja mēs skatāmies pēc sasniegumiem, tad Rubeni pēdējos gadus ir bijuši izcili U18 čempionātos, savukārt Lielvārdei varbūt tādu ļoti spilgtu komandu, un kas daudzus gadus pēc kārtas ir noteikti medaļnieki, varbūt nav tik izteikti, bet arī noteikti viena no tādām labākajām sistēmām pēdējos gados, līdz ko notiek spēles uz rezultātu un tam līdzīgi. 6. vietā ierindoju, jāsaka tā, kolēģa Mārtiņa pārstāvētos Talsus. Arī Talsiem patiesībā tā sistēma un tā skaitā arī treneru kolektīvs ir diezgan spēcīgs, mēs to noteikti atzīstam. Tas, kas varbūt Talsiem pietrūkst, ir atsevišķās grupās vai nespēja nokomplektēt komandas vai kā savādāk, tā sistēma varbūt nav tik piepildīta, bet tur, kur tās komandiņas ir, man šķiet, ka viņas startē ar labiem rezultātiem un kopējā tā tendence ir tāda, ka tur arī viss process man šķiet ir labs un tāds atzīstams. Un tad ir ļoti tāda, es pēc Talsiem pat svītru novilku, man šeit ir diezgan tāda liela atstarpe līdz tām nākamajām organizācijām, kuras es saukšu, un kas ir labā lieta, nākamās 3, ko es nosaukšu, manuprāt, ir ļoti augšupējošas. 7. vietā man ir Baloži, ne tāpēc, ka izauguši ir 2 Baloži, kas ir pārcēlušies uz Talsiem, un tur labu rezultātu jau rāda virslīgā, bet kopumā man patīk tas, kas notiek Baložos. Mēs ar jaunatnes treneriem runājam, ka tas mazajās grupās ir ļoti izteiksmīgi labs sniegums daudzām no komandām, un lielajās komandās varbūt nav arī tā pārstāvniecība tik plaša, bet noteikti Baložus redzu kā tādu ar tendenci vilkties uz augšu, un ja tā sistēma būs stabila, tad gribās cerēt, ka to komandu būs aizvien vairāk, un viņi būs aizvien spēcīgāki, un arī droši vien tas pierīgas tuvums ir tas, kas atkal ļautu mazliet tos spēlētājus varbūt kādu citu pievilināt pie sevis, ja tā sistēma labi strādās. Iespējams, kāds no Roketiem var pārcelties uz Baložiem vai kā savādāk, vai kā Roketi saņemties un Baložus atkal pie sevis savākt. Tādā ziņā Baloži noteikti man ir tāds pozitīvais piemērs. 8. vietā man ir milzīgs prieks, ka Kurzemē pamazām mēs sākam mosties, un tā man ir slampe.
manuprāt, 5 gadu laikā Reinis Duksītis ir uztaisījis to sistēmu, varbūt 6. Katrā ziņā nav garāks tas cikls bijis. Ir izveidojis ļoti stabilu un tādu, man liekas, pietiekami pamatīgu jaunatnes sistēmu, kurā ir daudz jauno spēlētāju, ir forša enerģija. Man patīk, kā strādā pats Reinis. Arī viņam jaunie kolēģi, kas nāk kolektīvā, ir tādi ļoti atvērti un ieinteresēti uz attīstību. Tāpēc sanāk ik pa laikam arī satikties ar Baložu, Slampes treneriem un kaut kāds nianses pārunāt arī jaunatnes posmu laikā. Tā kā tur man tiešām ir prieks par to, ko es tur redzu, kā tas viss attīstās. 9. vieta man šoreiz topā ir Inčukalna Kojoti. Varbūt absolūti atrauti no tā klasiskā, ko mēs esam pieraduši. Ja? Un arī Slampa varbūt tāds daudz pozitīvāks piemērs, bet Kojotiem ir viena ļoti izteikta tendence. Viņi, es teiktu, ir mazā ķekava, jo viņi startē ar mazliet mazāku komandu skaitu un tam līdzīgi, bet tas, ko viņi dara, ir super tendenciozi un mērķiecīgi uz rezultātu. Un ņemot vērā, ka viņi ir sākuši savā ziņā gan no nulles tur to visu veidot, tad tas, ko viņi līdz šim ir sasnieguši pēdējos gados, man liekas, ir pietiekami atzīstami. Un izveidojuši viņi arī, starp citu, ir savā starpā sadarbību jau arī ar Valmieras komandu. Un es zinu, ka jau labākie Kojotu džeki jau ir pārcēlušies uz Valmieru un spēlē pirmajā līgā, un daži jau ir debitējuši. Man šeit ir virslīgas komandā. Tā kā man patīk arī tas, kā tas izskatās. Protams, ar piebildi. Nesmu atkal, kā saka, liels fans tam, ko es minēju par ķekavu. Arī Kojotos šī tendence ir līdzīga, ka ir izteikti viss, teiksim, tiek koncentrēts tikai tam, lai panāktu rezultātu. Līdz ar to man dažreiz ir tāda maza skepse. Rezultātu var sasniegt dažādos veidos, vai rezultāts vienmēr ir karalis? Manuprāt, nē. Tāpēc, jā, es lieku šoreiz 9. vietā, bet man liekas, ka arī priekš viņiem tāds liels savā ziņā novērtējums, jo skaitot kopskaitu, man bija 29 komandas, jeb organizācijas, kas startē vecuma posmā no U12 līdz U18, tad gandrīz 30, un Kojot man sanāk 9. vietā. Un tad man ir 10. vieta, un es nespēju izšķirties. Es viņus lieku šobrīd zem vienādības zīmes. Man ir lielas organizācijas ar spēcīgām virslīgas komandām, bet jaunatni man gribētos savā ziņā. Jums patika kādreiz pakritizēt, tur, kā tas viss lietas notiekās. Es teiktu, ka 10. vieta ir dalīta Lekrings un Valmiera. Un skaidrojums pavisam vienkārši, ja paskatāmies, kas šobrīd notiek vecuma posmā no 12 līdz 18 gadiem, tad komandu skaits ir mazs un viņu spēja konkurēt ir diezgan zema. Līdz ar to, vai no šīm komandām var izaugt kāds U19 izlases spēlētājs vai virslīgas spēlētājs, es teikšu, ka jā. Bet tāpat laikā tur nav tās lietas, ko es saredzu, kas man patīk šeit kuršos, ka mums tas vidējais līmenis ir labs un mēs veidojam konkurenci. Tad es gribētu teikt, ka tās ir tās organizācijas, kur jaunatnes komandas ir, bet arī, kā saka, ne katru gadu. Un turpat, kur viņas ir, tie rezultāti absolūti nav ne spīdoši, ne tā, ka baigi priecētu. Līdz ar to, jā, diezgan tas ir tas, kur es teiktu, ka es gribētu, ka šīs divas komandas noteikti ir augstāk, bet šobrīd dalīta 10. vieta. Tad vēl es pagāju cauri, man ir tādi, kā jūs mēdzat teikt, honorable mentions. Man ļoti patīk, ka lietas sakustējušās Kurzemē. Ne tikai tāpēc, ka es esmu no Kuršiem, bet vispār kopumā, ka Latvija tiek apgūta savā ziņā, un es iepriekš izcēlu Slampi, bet noteikti gribu lielas uzslavas aizsūtīt arī uz Grobiņu. Jo, ja kādu laiku atpakaļ man likās, ka tas ir, principā tā kā pulciņš, kur tie, kas netiek citur vai kaut kā, tad tā kā atnāk paspēlēt florbolu, tad tagad es redzu tur divus pietiekami jaudīgus jaunos trenerus, kuri nāk ar tādu labu enerģiju, un man šķiet, ka sāk kaut ko veidot, kas ilgtermiņā var atnest pozitīvu rezultātu. Un vēl pie pozitīvajiem, varbūt vēl nav komanda, kuru tā kā šobrīd nosaukt, ja, bet mēs zinām, ka Ventspilī sāk veidoties florbola, komūna, klubs vai kā savādāk, un es zinu, ka Mārtiņš ir izdarījis savus priekšdarbus, kā jaunatnes komitejas pārstāvis un uzrunās jau ventspilniekus, lai viņi sāk organizēties jau ar domu par pēctecību un sāk meklēt jaunos florbolistus un sāk kūrēt mazliet to procesu, lai jau varbūt nākamā sezona startētu jau ļoti cerams ar pirmajām komandām U8 čempionātā. Tas varbūt tāds avans, kas vispār viņus piemina, jo šobrīd ir jāsaka tā tiešām pirmie soļi, lai tikai paši spētu norganizēt savu, visticamāk, otrās līgas komandu, bet visā visumā ir šādi.
Jā, nu tad es pagāju cauri vēl no tām pārējām komandām, un tiešām katrai ir kaut kādi argumenti, kas man patīk, kas man nepatīk, bet katrai no 29 droši vien cauri es neiešu. Tā kā šis ir mans top 10 ar piebildi, ka ir 11 komandas topā. Interesanti. Vai tev ir kāds varbūt reiz jautājums par to, ko es nosaucu, vai kaut kas interesants likās no šī visa? Nu, lai... Jo tu neesi jaunatnes sistēmā iekšā, kas no malas, teiksim tā, bišķi skaties šobrīd uz to visu. Nu, es tā kā biju nojauts, ka Masters ir top klubs, un tad pat Alsēm interesanti, ko Mārtiņš teiks, kad viņi ir 6. vietā, bet es sapratu, ka tās 6 komandas ir tā kā tiešām labas, vairākos veidos noorganizētas, un tad tie pārējie klubi, interesanti redzēt, ka nav virslīgas klubi, bet ir Baložas, Lampe, Inčukalns, un tā tie tiek, pa Baložiem es esmu daudz dzirdējis, tagad, kā jau tu minēji, ir virslīgā spēlētāji, kas nāk no turienes vairāk, bet jā, interesanti dzirdēt Mārtiņa komentāru, man vairāk ir. Vai tu, Mārtiņ, tā kā gatavoji kaut kādu topu, vai kā tu skaties uz šo jautājumu? Es sagatavoju savu tādu objektīvo topu, un esmu sagatavojis arī tādu subjektīvo topu. Tā kā viens ir vairāk balstīts uz datiem, un otrs ir vairāk balstīts uz šī brīža rezultātiem un šī brīža sajūtām. Objektīvais tops laikam būs balstīts uz to, cik katrs klubs ir piegādājis spēlētājus Latvijas U19 izlasē. Jo, jaunatnes sistēmas uzdevums ir audzināt spēlētājus ne tikai sev, bet arī izlasē. Un pieaugušo sistēmas atkal uzdevums būtu audzināt spēlētājs pieaugušo izlasē. Tad es vakar savilku kopā statistiku par pēdējiem 10 gadiem, jeb 5 pēdējiem U19 pasaules čempionātiem. Pirmajā vietā man ir organizācija Masters, kur ir Latvijas U19 izlasē sagādājuši 19 spēlētājus. Ja mēs skatītos ne tikai mātes klubu, bet arī komandu, no kurienes šie spēlētāji ir tā kā nokļuvuši tieši U19 izlasē, tad Masters tas cipars būtu vēl lielāks. Otrā vietā ir Normunda Krūmiņa, 6. vietā ierindotie Talsi, kas U19 izlasē ir sagādājuši 18 spēlētājus. Ar tas pats, ja teiksim, mēs pieskaitītu klāt vēl Baložniekus, Irlavnieku, Emīlu Krūmiņu, Engures Korsāru, Matīs Fogeli, tad mums tas skaits palielinātos vēl lielāks. Mēs varētu konkurēt pat ar Masters, domāju. 3. vietā ir Kurši ar 13 spēlētājiem, 4. Lekrings ar 11. Tur tiesa Pēters Trekšs ir pieskaitīts 2 reizes, jo viņš aizbrauc uz 2 U19 pasaules čempionātiem, bet tas arī... Kuršiem droši vien līdzīgi šeit, ne? Jo Gustavs bija 2 reizes, Pols bija 2 reizes. Jā, bet tas ir ok, tas tik liecina par spēlētāju kvalitātēm. 5. vietā ir Lielvārde ar 11, 6. Principā Lekrings, Lielvārde, Rubene vienādi, tur ir katram par 11 spēlētājiem. Ķekava 9, un 8. vietā mums vēl joprojām ir Pārgauja ar 5 spēlētājiem. Tā kā ļoti žēl, ka tā sistēma ir pajukusi, bet šī čempionātā ieraugot 2. līgā, kad parādās atkal Pārgauja. Es ļoti ceru, kad florbols tur atzīmes un tās tradīcijas tur atzīmes, jo, jāsaka godīgi, tas devums iepriekšējā 1000-gadē bija milzīgs no viņiem, un domāju, ka tas var arī turpināties un atzimt. Lielākā daļa Lekrings šobrīd sastāv no Pārgaujas. Jā. Lekrings labi ir izmantojis tā savu novadu apvienošanu. 9. vietā ir Rīgas Lauvas, kur gan tiesa visi tie spēlētāji nav U19 izlasē nonākuši tieši no Rīgas Lauvām, bet vairāk no Masters. Tā kā pirmais klubs ir bijis Rīgas Lauvas, un tad
objektīvi iemeslu dēļ ir pārcēlušies tur, kur ir augstāk mērķi pieaugušo komanda galā un kas būtiski arī lielais laukums. Jo, tā ir viena liela, milzīga Rīgas problēma, par ko es noteikti arī pieskārsamies Rīgai kā tādai, runājot par licencētajiem spēlētājiem, ka nav jau kur, ka mēs varam Helsinkos vienā mājā saskaitīt vairāk lielos laukums nekā pa visu Rīgu kopā, ja? Un 10. vietā Valmiera ar 4 spēlētājiem U19 izlasē. Tas tā pa pēdējo 10 gadi. Par šī brīža sajūtām. Mans top 3 ir tāds pats kā Normunda top 3, tas ir Masters Kurši Ķekava. Kurš ir otrie? Masters Ķekava Kurši. Varam savu kā gribu. Es teiktu, ka šie ir tie klubi, kur ir gan masveidība, gan rezultāti, gan labs treneru kolektīvs. Par Ķekavu prieks redzēt, kad arvien vairāk iesaistās gan tas pats Klaus Ziedonis Jansons, gan Ralfs Orstiņš ir ritīgi iekšā ar jauniešiem un par to prieks. Man liekas, kad es varbūt maldos, varbūt ne, bet kad Ralfam arī parādījās pie vārda vairs ne pārstāvis, bet treneris. Tā kā tas arī ir pozitīvi. Ķekava vienīgā gan no šīm organizācijām, kam ir meitenes. Meitenes mēs vispār tā kā šī topā nepamanījām. Es bišķi noignorēju, ja tur Rubena uzreiz kāpi drausmīgi uz augšu. Tā, NND varbūt jāpiesauc. Nē, ja mēs apgriežam to topu, atkal kam ir meiteņu tops, tad tur būs cits komandas, ja, tur cits organizācijas. Tad no 4. līdz 6. vietai man ir komandas, kam es uzskatu ir labs treneru kolektīvs un ļoti labi izmanto esošos resursus un tā teikt no sava pieejamā resursa dabū ļoti labs rezultāts. Tie ir Talsi, Lielvārde, Rubene. Lielvārde es gan gribētu likt kaut kur ar lielu sarkanu izsaukumu zīmi, jo mēs gaidījām, ka tajā brīdī, kad Lielvārda apvienojās ar Ogri, ka mums būs kaut kāds ērā vikingi stāsts, ka tur būs tiešām masveidība un tiešām ies rezultāti uz augšu, bet tās iekšējās ķildas, iekšējās nesaskaņas, iekšējie dumpji, kuru spēlētāji atsakās spēlēt virslīgā, kur viens treneris nedod otram trenerim savus audzēkiņus un tā tālāk. Manuprāt, tas ir tas, kas viņus nevis attīst, bet velk uz leju, un kur viņiem tiešām, ja viņi strādā tiešām viss kolektīvs un viss klubs vienā attīstības virzienā ar vienu mērķi, kas ir virslīga. Es domāju, ka te rezultāti būtu daudz augstāk un šī brīdī nebūtu tāds, kad jāuztraucās, vai Lielvārda tiks play-offā vispār virslīgas. Ja? Tad 7. 8. vieta man ir Baloži un Slampe. Tas no manis norakstījis. Jā, principā tāpēc es biju bišķiņ dusmīgs, ka tev devu pirmajam vārdu, ja, bet... Tik slikti, Bet neko darīt, bet tie iemesli ir objektīvi. Tas ir kvalitatīvs, fanātisks un arī masveidīgs darbs. Foršā lieta, kad pēdējos gados ir sakārtojušās abās vietās, kad ir arī Gerflors ieklāts, bet mazā zāle paliek mazā zāle. Tas kaut kādā brīdī to attīstību bišķiņ pabremzē. Bet man ļoti simpatizē tas, ko viņi dara. 9. vietā man ir tāds klubs, kam pēdējā laikā jaunatnē tie rezultāti klibo, bet es teiktu, ka vismaz mazajās grupās ir šobrīd pozitīvas tendences, gan tā pašā U12, gan U13, kur ir labi treneri, labi jaudīgi spēlētāji, ko
ko šobrīd mēs vēl neredzēsim tik drīz, kā pienesam pieaugušo komandā, bet, kur ir potenciāls, un tā ir Valmiera. Jā, un 10. vietā, tieši tā kā Normons teica, ka pirms īsa laiciņa bija tāds vairāk pulciņa status, es esmu ielicis grobiņu, jo man ļoti simpatizēja tas, ko dara Valters Freis. Manuprāt, viņš ir sapurinājis arī to pašu Ričardu Griezīti, lai arī Ričards Griezīts iet ar viņu tādā vienā virzienā un ieslēgt tādu profesionālāku domāšanu un arī pats vairāk attīstīt sev kā treneri, kā līderi. Tā kaut kā. Diezgan līdzīgi patiesībā, es teiktu, ja tā ņem vienīgais, tev nav Kojoti, un es vēl pieliku, ka Lakerings ir turpat, kur Valmiera. Varbūt, ņemot vērā, ka Pēters ir no Lakeringa, es tur arī esmu bijis ar tavām acīm, kur tu šobrīd redzi CS, vai tas ir 11. vai varbūt vēl pat kaut kur? Redzi, viens ir tas, ko mēs darām. Jā, mēs visi foršus fanojam par florbolu, saņemam medaļas, kaut ko cenšamies, un otrs ir rezultāts, ko mēs reāli izdarām. Un ja mēs skatāmies tos pašus junioru izlases spēlētājus, tad Lakerings tur ir top augšdaļā. Ja mēs skatāmies spēlētājs pieaugušo izlasēji, tad Lakerings tur ir top augšdaļā. Ja mēs skatāmies spēlētājs, kas startautiski arī kaut kur iziet uz to pašu Somiju, Zviedriju, vēl kaut kur, tad arī tur Lakerings ir augšdaļā. Tā kā, jā, viens ir tas, ko mēs panākam ar to. Vienīgais jautājums, redz, mēs runājam par to, par izlasēm, par virslīgām, par ārzemēm. Tie ir spēlētāji, kas ir izauguši pirms būtībā 10 gadiem, varbūt pat 15 tādi kā Pēters. Tas, ko mēs tagad topā liekam, ir stāsts par pēdējiem, vismaz es ņēmu šī un pagājušajā sezona ar plus-mínus skatu, kā tas viss izskatās. Jā, tāpēc es tās sistēmas tā sarangoju. Viens man bija tāds kā balstīts statistikā uz tādu ilgtermiņa rezultātu, un otrs ir uz tādu uz šī brīža tieši pēdējās 2 sezonas, apmēram, jā. Tās pēdējās 2 sezonas mums diezgan sakrīt, jā. Skaidrs par top 10. Nosaucām sistēmas, kuras šobrīd Latvijā dara labu darbu. Tad tagad bišķi noskaidrojam to ne tikai, kas ir top klubi, bet visu Latvijā šobrīd to reālo situāciju jaunatnes florbolā. Mārtiņ, varbūt tev ir skaiti, cik mums ir apmēram tie licencētie spēlētāji, un vai tas skaits auga, vai stagnē, vai krītās, un kurā vecumā varbūt mēs zaudējam? Vai... Skaits mums, neskatoties uz to, ka Latvijas iedzīvotāju skaits visu laiku samazinās, skaits mums visu laiku paliek vienāds, ap 3600 kaut kas licencētiem spēlētājiem, tad vairāk, ja grib precīzi to skaidrs, tad jāpaskatās LFS mājaslapā biedra kopsapulces pēdējie dati. Un tāpat arī jauniešos to komandu skaits un to spēlētāju skaits visu laiku ir ar tādu nelielu, bet pozitīvu pieaugumu pēdējos gados, tā kā mazāk mēs noteikti nepaliekam, kas ir labā lieta, un pat turpinām nedaudz pieaugt, un es domāju, ka neskatoties to, ka dzimstībā ir vienkārši viens brutāls kritums, kad tuvākajos gados, kas mums varētu skart florbolu, bet es domāju, ka florbola dati tik drīz nenokritīs tieši šī iemesla dēļ, jo mēs neesam apgūši mazās lauku skolas. Ja, un mazās lauku skolas šobrīd ļoti daudz tiek slēgtas, un tie bērni tiek pārvirzīti tuvāk centriem. Tā kā centrs no šī, varētu teikt, no tā iedzīvotāju skaita samazinājuma pat ir savā ziņā ieguvējs, un pilsētas skolās, ko es vismaz novēroju Talsos, to bērnu paliek arvien vairāk un vairāk. Tā kā es pieļauju domu, ka florbola cipari vēl varētu iet uz augšu, bet, laiks rādīs. Droši vien svarīgākais būtu šeit nofiksēt, ja par izaugsmi jārunā, nevienmēr ar izaugsmi būs stāsts par to, ka paliks uzreiz vairāk. Varbūt savā ziņā redzot demogrāfijas piemēros par Liepāju, ka pēdējos gados Liepājā dzimst ap 400 bērniem,
kas ir gan puiši, gan meitenes, tad pārdalot statistiski zēni paliek 200 plus mīnus. Daļa no viņiem nedzīvos Liepājā, viņi jau dzīvo varbūt Saldūs, Grundā vai Nīcā vai vēl kaut kur neatnāk mums līdz Liepājai. Un beigās iespējams, ka ir kādi 100 puiši, kas ir jāsadala pa florbolu, basketbolu, hokeju, volejbolu un tā tālāk. Un, man liekas, tā labā lieta florbolam būtu, un principā es varu teikt, ka tā jau ir tāda kaut kādā mērā izaugsme caur to interpretāciju, ka tā ir stabilitāte, noturēt līdzinējo ciparu. Tas, man liekas, jau būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Un, protams, ka tas, ko Mārtiņš min, ka kaut kādas neapgūtās vietas, un es teiktu, ka Kurzeme noteikti ir no tām vietām, tāpēc man bija bišķi žēl, ka Angure beidz pastāvēt atsevišķi bez talsiem, un angurnieki tagad tie, kas turpina talsos. Jā, bet tā nav taisnība. Tā nav. Angura izaudzināja savu vienu komandiņu. Skaidrs, ka viņi nevar turpināt spēlēt, ja viņiem ir 8-9 spēlētāji. Skaidrs, ka viņi nevar spēlēt to florbolu, kur ir 5-5, bet Angura tikpat jaudīgi ir nokomplektējusi nākošo zēnu 10 komandu, kas jau ir 3. gadu. Tā kā viņi ar savu vienu komandiņu turpina dot savu artavu Latvijas florbolam. Nav tā, ka viņi ir pazuduši. Viņi vienkārši ir tā bija mana sajūta tikai. Jaunu ir iesākusi, jā. Okay. Jā, es pieminu tos skaitļus, jo tas ir tāda viegla lieta, ko izmērīt. Tad man ir jautājums, piemēram, tu minēji, kad jums ir šīs kaut kādas formālās satikšanās vai sapulces ar valdi vai komiteju, un kur jūs izējat kaut kādiem varbūt konkrētiem mērķiem, izmērāmiem mērķiem, regulāriem mērķiem, kas jums tā kā atskaites punkti ir, vai kā šis process notiek, lai jūs saprastu, vai ir izaugsme, kur ir izaugsme un tādas konkrētas lietas. Jāsaka godīgi, ar to attīstību mums ir tā, kā ir, jo es personīgi jau esmu savas stundas maksimālās florbolā un tā kā domāt par jaunu vietu piesaisti, par veicināšanu, par idejas ir dažādas un daudz, bet kaut kā tā īsti netiekam līdz realizācijai, lai tās jaunās vietas rastos. Piemērs, pagājušajā gadā es piestrādāju arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Ja man ir Džeks no Auces, kas beidz akadēmiju ir gatavs kaut ko uzņemties, es principā darīju visu, lai viņam to ceļu atvieglot, lai izstāstītu, kas un kā ar ko sākt, un lai tā jauna vieta parādītos. Ja šogad Ventspilī parādījās entuziasti, tā skaitā viens no tiem arī ar B kategorijas certifikātu, kas varētu oficiāli trenēt arī jaunieši, tad tā pirmā saruna un viss ir ap to, kā palīdzēt, ko varam darīt jūsu labā, lai veicinātu to, lai viņi startē nevis amatieru čempionātā kaut kur pa rajonu čempionātiem, bet lai tieši koncentrēs uz to, lai atvērtu jauniešu grupas. Bet tā, ka mums būtu tāda attīstības nodeļa, kas strādātu tieši uz jaunu vietu izveidi, tas mums nav, bet tas ir tas, par ko ir jādomā un jādomā ar steigu, jo cīņa būs par katru dvēseli, lai tās grupas nokomplektētu, jo tas iedzīvotājs skaits, diemžēl, strauji iet uz leju. Man pie šī bišķi piebilstams, un es zinu, ka tas reāli tā notiek. Labi, nav varbūt uz papīra uzlikti mērķi un tam līdzīgi, bet es zinu gan sevi, gan Mārtiņu, un esmu droši arī par Ivaru un vēl daudziem treneriem, kas nav jaunatnes komitejā, bet vienkārši dara labu savu darbu. Mēs satiekoties jaunatnes posmos, ir īpaši tajos, kas ir U8, U11, kur principā ar treneriem mēs esam blakus un visu dienu sarunājamies savā starpā. Man liekas, tā informācijas apmaiņa un dažādi ieteikumi mēdz novest pie tā, ka tur, kur florbols ir, mēs pieminējām grobiņu, ja, bet tikpat labi var uzteikt Saldu, kuri pēc ilgāka laika un es pateiktu, mazliet sevis meklējumiem ir nonākuši pie pozīcijas, kur viņi tikuši Saldu sporta skolā un šogad ir pirmo oficiālo grupu atvēruši. Un tas noteikti ir pirmais pamats, ka tur kaut kas var veidoties un būt ilglaicība, jo, ja tas ir valsts finansējums treneru atalgojumam, tas nozīmē, ka
visas pārējās lietas, teiksim, tā no vecāku pleciem ir nost. Jo, ja vecākam ir jāsamaksā gan par zāli, gan par treneru atalgojumu, transportu un vispārējo, ir ļoti sarežģīti atrast tādus fanātiķus, kas ilgtermiņā ir gatavi šādi ziedoties un ieguldīties. Tāpēc katra vietiņa, kur mēs mazliet pabīdamies uz priekšu, un es atkal piemēru pēc Tērvetē ir mazie florbolisti, bet man šķiet, ka tur trūkst kaut kādas kopējās organizētības, lai tas kļūtu par kaut ko stabilāku un tādu būtiskāku. Jo Slampe ir izcils piemērs, kā it kā no vienas puses īstenībā nekurienē var izveidot jau tādu piramīdu, un tā skaitā mēs nepieminējam, bet arī tur meitenes praktiski ir, man liekas, ka 3 vecuma grupās vai 4. Tur, man liekas, ir saaktivizēti visi, kas ir gatavi un tiek piesaistīti, lai tas viss notiktos un organizētos. Un, es teiktu, ka tā attīstība bieži vien notiek tiešām tādās neformālās sarunās starp tiem, kas ir ieinteresēti. Un, vismaz mana pieredze saka, tas visbiežāk notiek tieši šajos mazajos posmos, kur atkal piemēram pēc mūsu kolēģi no Kuršiem aizbrauc, nezinu, uz posmu kaut vai Angurē, un tur angurnieki brīvā brīdī noķer manu treneru un prasa, kā jūs dariet šo, kā jūs dariet to, kā notiek tas un tam līdzīgi. Varbūt ne konkrēti Angurē tieši šis ir bijis, bet es zinu, ka tādas pieredzes ir, kur, kā saka, mēs dalāmies neformālā gaisotnē ar tām pieredzēm, un tas arī, man liekas, ir kaut kādā veidā, tas veidina uz attīstību, bet jābūt tai ieinteresētībai, bet tas ir viss pamatā. Jā, Pēters, es saprotu vairāk to jautājumu vērš, kā mēs varam dabūt jaunas klubus klāt. Izvērsties, jā. Negluži, es domāju vairāk par tiem mērķiem, kas ir tie mērķi, vai kā mēs pirmkārt palēnāsim to skaitu, tas ir pamat jautājums šai sarunai, bet arī citādākos veidos, piemēram, kā strādā. Galvenais jau galu galā ir pamati, un tā valde, kā jūs, kā komiteja strādājat, vai izvirzat mērķus, vai kā valde saskarsmē ar jums, kā atbalsta jūs, jo, mēs esam dzirdējuši dažādas, kriticismus, vai ir vispār tāda virzība kaut kāda, vai konkrēti mērķi, piemēram, kas būtu, kad tad arī tie jaunie klubi, kas veidojās, viņi zina, kad ir kaut kāda konkrēta sistēma, protams, visi nestrādā vienādi, bet viņiem ir jau kaut kāds pamats, kā mēs varam iesākt klubu, kā mēs būvējam to, un tie klubi, kas jau ir, viņiem arī ir kaut kādi pamati, kāda ir tā mūsu virzība. Jo es bišķīt salīdzinu, es Somijā spēlēju, kaut ko esmu runājis cilvēkiem, un Somijā arī tā sistēma ir, pamatā no galvenās organizācijas, kas ir Somena Salibandi Līto. Viņi strādā, kā profesionāla federācija, līdzīgi kā Latvijā noteikti, un viņiem ir sava sistēma, kā viņi izglīdo gan trenerus, gan to attīsta to virzienu, uz kuru tad tas viss iet, ko arī, piemēram, Mārtiņš minēja, kad šeit ir vairāk jaunatnes sistēmā mērķis uz to U19 izlasi, un tad ir lielā izlase. Bet vai nebūtu jābūt tā, ka viss tā kā iet tādā kopā ar vienu tādu mērķi? Tu pieminēji pa lielvārdi, kad viņi apvienojās kā klubi ar Ogri, un tad sākās problēmas, kad tā sadarbība nav, un vai tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc nav sadarbības klubos, kad nav tāda vienota sistēma vai mērķis, uz ko mēs ejam. Un katrs cīnās bišķī par to savu taisnību, par to savu labumu, par tiem rezultātiem. Un tāds bija gara izstāstot, varbūt varat pakomentēt tos mērķus, kas vai ir no valdes tā kā interese un veidi, kā viņi grib, lai attīstās Latvijas florbols un jaunatnes sistēma, un kādi jums tie skatījums ir par to visu? Tieši par to saturu, ko mēs gribam redzēt katrā vecumā, katrā mēs ar Normundu, ar Mārtiņu Krūmu palīdzību vasarā izdarījām lielu darbu. Tiesa, nākošā vasarā mums ir noteikti jāturpina, jo mēs tikai vairāk salikām ciparus, salikām to programmu, bet sākoties sezonai, tā aprakstošā daļa, kāpēc, ko mēs gribam redzēt galā, ja kādam tam spēlētājiem būtu jāizaug, to mēs tā kā nepaspējām sākoties sezonai, aprakāmies ikdienas darbos, bet tieši tāda vīzija, kā katram strādāt tā kā kluba iekšienē,
Es teiktu, ka pārsvarā jau visos klubos ir tas, kad iet uz to vienu mērķi, un tā ir tā viņu pieaugušo komanda. Lielvārds varbūt tāds viens kliedzošs tāds izņēmums, ja, kur var redzēt, ka ir iekšējās tās cīņas, ka tur katrs to deķīt velk varbūt uz savu pusi. Mums noteikti jārunā šī sadaļa, tā kā jāsadala divās tādās tēmās. Viens ir noteikti, ko mēs varam darīt, lai palielinātu to licencēto spēlētāju skaitu. Un otra tēma, manuprāt, vēl aktuālāka un nozīmīgāka, kā mēs varam maksimāli izmantot to mūsu esošo resursu, lai dabūtu to rezultātu ārā no visām dalību organizācijām. Ar ko mēs sākam kaut kādas idejas, kā vispār palielināt to licencēto spēlētāju skaitu? Jā, vai par to ir runāts komitejā, valdē? Ir runāts valdē, bet līdz tādai konkrētai programmas izstrādēji un kad konkrētiem mērķiem daram tagad to, neesam tikuši. Izstāstīšu apmēram to ideju. Tā labākā ideja, ko es sadzirdēju, bija arī tieši no Reņģa Duksīša, ka mums ir jātaisa tajā posmā, kad sporta skolotājiem ir tāpatās kvalitātes celšanas stundas ir jākrāj, lai recertificētos, ka mums ir jātaisa tādi florbola semināri, kur viena daļa ir praktiskā apmācība, tehnika, metieni, piespēles, kaut kādas spēlītes, sporta stundām, visas pamat idejas, kā spēlēt florbolu, tā kā iedot. Un otra daļa būtu izstāstīt, cik demokrātisks un pieejams ir mūsu jaunatnes čempionāts, kad pirmām kārtām, lai nokomplektētu U8 vai U9, tev pietiek no 7. Tev pietiek ar 7, 8 bērniem, jā. Un tie pat var būt dažādi vecuma un dažādi dzimuma, kad tas čempionāts nav super dārgs, tev ir vairāk vai mazāk ievērots reģionālais princips. Protams, ja tu esi Liepājā vai Valkā, viss ir slikti, bet apaudzējot to Liepāju, varbūt arī ar tām reģionālām komandām, tur var tikpat labi palikt visu labi. Grobiņas, Aldus, Kuldīgi, mēs jau ejam tajā virzienā, kur ir kaut kas mazliet apkārt, un no manas perspektīvas Ventspils ir tikai 100 km, tas ir tepat aiz stūra. Tā. Iedot tiem sporta skolotājiem to ideju, kad piedalīties te pašā U8, U9, U10, tas nav nedārgi, ne sarežģīti, tur nav oficiāls rezultātu uzskaites, tai pašā laikā pēc neoficiāliem rezultātiem tev tiek piemeklēts tavs līmenis, iespēja robežās, kur tu vari spēlēt un attīstīties. Jā, un ja mēs panāktu to, kad ņemot to pašu Liepāju, tur būtu apkārt Nīca, kas vēl tur tās apdzīvotās vietas ir. Skrunda mierīgi varētu būt. Jā. Un lēnā garā līdz tam brīdim, kad mēs varam specializēties, sākam spēlēt uz rezultātu un tad virzīt tos spēlētājus uz centru. Tas ir veids, kā mēs varam tās vietas vēl pievilkt klāt. Kā jūs raksturotu klubu sadarbību ar skolām Latvijā? Jo Somijā piemērs ir, cik es saprotu, viņi ļoti uz to fokusējās, lai dabūtu tos pirmos spēlētājus, pašus jaunākos, un arī izmanto to skolu sadarbību, kā reklamēt to sportu. Un tā reklamēšana arī ir, man liekas, viena lieta, kas, jums varbūt par to nav jādomā, bet vai valdei aizvirs kaut kādas lietas, bet kā mēs reklamējam un izdarām to sportu pievilcīgu tam skolām, jo lielākā daļa izlases spēlētāji var pateikt, ka viņi sāk florbolu, jo viņiem atnāca skola, varbūt, man tas ir kaut kāds Toms Rīsmanis vai kāds leģenda no Lekrīgas tajā laikā, un tā mēs,
Kāda sadarbība ar tām skolām ir Latvijā? Tieši tā notiek vēl joprojām, kad es varu pat Alsiem varbūt pastāstīt, kad mums ir tā sporta skolas prezentācijas diena, kur ir visi sportveidi pārstāvēti, un tu vari katrā aiziet un padarboties un apskatīties, kas tev liekas pievilcīgāks. Un zinu, ka mēs laicīgi ejam bērnu dārzos un piedāvājam viņiem tā kā sporta dienas, tieši florbolā, kur viņi atnāk un pamēģina arī dažādas stacijas, pamēģina uzspēlēt. Tāpat treneri iet uz skolām, iet klasēs, runā ar bērniem. Mums to ir super viegli izdarīt, mums Akmeņlauks ir arī sporta skolotājs Talsās, un es domāju, ka tā formula vairāk vai mazāk ir līdzīga visās vietās. Bet vai tā formula tieši tiek parādīta kā, piemērs, un ka to darām visās klubos, vai tas ir tā kā, pašsaprotam lieta savā ziņā, bet, piemēram, bija piemērs pagājušā sezona, ja nemaldos, vai šodien sākumā, kad ir kāds prasījis, lai treneri atnāk, tur beigās neatnāk neviens no treneriem, beigās kādam spēlētājiem jāiet, tur tā, ka, vai ir tāda virzība izteikta no komitejas vai valdes, kad, jā, šo ir jāspiež, šis ir ļoti... Man šķiet, ka tas nav gluži komitejas vai valdes jautājums, tas ir tiešām fiziski katra kluba interesēs pārstāvēt sevi un parādīt sevi. Tāpēc, ja tur ir tāda futbolēšanās bijusi, tad jautājums, kas notiek iekšēnē, un šeit es varu nonākt pie tā viena no, manuprāt, kritiskajiem punktiem, ka būšana sporta skolā ir baigi labi, jo tu teorijā saņem klubs, restīvi ne klubs, bet treneri saņem finansējumu par to, ka viņi strādā, no valsts jau, teiksim, to nodrošina, bet tam ir baigais mīnus. Es jau vakardien ar Pēteru mēs individuāli bišķi parunājām un izstāstīju to piemēru Talsos. Mārtiņš var man varbūt palabot, ja kā ir sporta skolas samaksa un vēl ir kluba samaksa, vai ne, kas aiziet pēc tam kluba attīstības veicināšanai, lai ir kāds cilvēks, kas pārstāvētu šo visu pozīciju. Jā. Jā, manuprāt, tā prakse, es līdz šim vispār nekur nebiju tā dzirdējis, ka ir atsevišķi tā kā iespēja nosīt piemaksāt, jo es zinu vairākas sporta skolas, kur joprojām mēneša maksa ir tur 5, 7 vai 10 eiro, kas tiešām ir, manuprāt, pietiekami simboliski. Līdz ar to lielā sporta skolā, es varu minēt, piemēram, Cēsis vai, Valmieru, kas man šķiet viņiem ir tā kā problemātiskā sadaļa, ka lielā kluba vadība domā pamatā par galveno komandu. Tas ir numur 1. Sporta skolai pēc būtības ir svarīgi, lai trenerim salasās bērni un lai notiek treniņu process. Ļoti reti, kad sporta skola vadība, kā vadība, ir ļoti pastiprināti iedziļinājusies vienā sporta veidā. Jo ties pašos Talsos, es zinu, ka ir arī biatlona sekcija, hokeja sekcija, vieglatlētika, beigās 7. Cik? 11 sporta veidi. 11. Un tad iedomāsimies, ka ir viens direktors, viņam absolūti, tā kā nav... manuprāt, jādara arī tas, ka viņam būtu jāiet kāda vietā, kaut kas jāsaka, florbolisti, mostēties, jums vajag to vai to vai to vai to. Tā kā manā gadījumā mēs tieši ar to esam, manuprāt, izcila versija, ka mēs esam tā kā savienojies, tas stāsts, kā tu minēji, Pēter, par to, ka Somijā klubi par šo visu atbild, mēs esam kā klubs nodibinājis savu sporta skolu, un pie šiem apstākļiem esmu tas cilvēks, kurš nāk katru rītu uz darbu un domā, lai treneriem ir labi, lai audzēkņiem ir labi, lai ir pareizā virzība, lai viss notiek tā, kā tam ir jābūt. Es pasaku, kurš aiziet uz kurieni, kāda ir kārtība, ko mēs gribam panākt. Un visu laiku ir viens cilvēks, kas no rīta līdz vakaram domā par vienu kopējā labuma veicināšanu. Man liekas, ka tas ir tas, kas daudz kur iztrūkst. Un varbūt, ka Mārtiņš var pastāstīt mazliet par to piemēru, cik sen jums ir šī kluba maksa ieviesta un kāda varbūt ir tā atdeve pret šo, jo man šķiet, tas ir tāds reāls risinājums, ko, varbūt jāsaka, ir jārāda un jāstāsta, un varbūt arī citiem ir jāievieš, lai būtu kāds, kas ir ieinteresēts papildus darboties, jo, bez samaksas tas ir kaut kāds terminēts periods, kurā esmu gatavs darboties, es nogurstu no tā, un tas nav mans darbs, līdz ar to es to sāku nedarīt. Mums jau tā samaksa ir simboliska gan tai sporta skolā, gan tai klubā. Mums klubā ir vēl projām piečuks, un sporta skolā, liekas, pēdējais lēmums bija pacelt no 7 uz 10 vai no 7 uz 12. Tā kā tās jebkurā gadījumā ir tādas simboliskas naudiņas. Labā lieta, kad gan tā sporta skolas nauda, gan tā kluba nauda, viņa arī tiek
iztērēt attiecīgā sportveidā, tas neaiziet kaut kur kopējā labumā. Tā kā ar to ir ok, bet jā, es sapratu, uz ko vilka Pētera jautājums, vai mums ir tā kā nostāde no savienības, kā klubiem kaut kādu formulu, kā viņiem būtu jādara un kas viņiem būtu jādara, lai tā kā vairāk piesaistītu jauniešu. Pareizi, Pēter? Jā. Jā, šī ir lieta, par ko aizdomāties, jo brīžiem mēs darām katru savu darbu un liekas, ka mēs viņu darām to, kā paši pa sevi saprotam, ka katrs klubs iet, katrs klubs prezentē, aicina bendārzniekus, pirmklasniekus un strādā uz to, bet jā, izrādās tā nenotiek. Jā, tad šis un citi gadījumi mums vajadzētu biežāk taisīt vienkārši tādas fórumus, labās prakses piemērus, kur katrs grib palielīties ar kaut ko, kas viņam ir labi izdevies un labi sanācis, jo tādi cilvēki dabi, ja viņam kaut kas labi sanāk, viņš tev izliks pilnīgi visu un izstāstīs pilnīgi visu, kas viņam ir labi sanācis. Tā kā, jā, šī ir tāda lieta, pie ko dara piedomāt. Nu, jā, Kā mēs reklamējam savu sportu veidu, jā. Jā, nu tad droši vien, kā jūs minējāt savos topos, top piemērs Latvijā šobrīd ir Masters. Un es, protams, nezinu, kā tas viss, kā tā komunikācija notiek, bet, man no malas liktos, ka, viņu sistēmas, kā Rolands teica, viņi cīnās par medaļām, pat ne tikai sistēma ir laba, kas veido labus spēlētājus un stabilus spēlētājus, bet arī tagad jau cīnās par medaļām, un vai tas nebūtu tā kā jāņem no viņiem kos piemērs, vai jāveido komunikācija ar tiem treneriem, kas tur ir, un vairāk tajā brīdī, kad ir klubs, kas tā kā sakārtojas kaut ko, ir jāņem tā kā, tieši tie piemēri, kā jau teicu, kad visur nav tā bilde skaidra, kā mēs darām vai kā mēs gribam darīt, un tas, man liekas, ir tas galvenais, ko es gribu saprast, tā kā, vai tiešām visiem ir skaidrs Latvijā, kāda ir tā virzība, un vai tie mērķi tiek izvirzīti no federācijas, un lai visa jaunatne, vai treneri, kas ienāk sistēmā, viņi saprot, ka šis ir mūsu mērķis. Bet, jā. Bija vēl pāris kaut kādi topiki, kuriem varat paiet cauri. Jā, noteikti. Tad pieskaramies, kas ir tās lietas, kas tieši varbūt traucē. Pirms mēs beidzam kaut ko pozitīvu, tad izrunājam, kas tā kā ir tās lietas, kas traucē. Vai tas ir kaut kāds treneru trūkums, infrastruktūra, mēs jau minējām, kad Mārtiņš minēja par zālēm un finansējumu, vai tā ir dažreiz vecāka domāšana uz to rezultātu, vai kad prioritizējam tikai manu bērnu, vai kaut kādas, kas ir tās galvenās problēmas šobrīd, kuras jūs mēģināt risināt? Es labprāt iesāktu, jo man ir viena tēma, kas netika. Jo, pirmkārt, es piekrītu katram no tā, ko tu uzskaitīji, ka tas ir kaut kādā mērā. Vienā klubā viena lieta ir aktuālāka, citā klubā cita lieta ir aktuālāka, bet tas, kas man bija šī biedē, ir mazliet ambīciju trūkums. Kopumā, es teiktu, gan treneros, atsevišķos gadījumos, arī vecākos un vēl jau vairāk bērnos. Jo ir diezgan, atkal piemēros iedošu, pagājušā gada U13 čempionāts, ir 10 komandas, 2. divīzijā bija 8, ja nemaldos, 8. Tātad 18 komandas, 10 1. divīzijā un 8 2. divīzijā. Beidzoties čempionātam, notiek kaut kādas pārmaiņas, Rīgas lauvām daži džeki aiziet uz Ulbruku, kaut kur vēl kaut kādas izmaiņas, un mēs nonākam punktā, kur principā 1. divīzijā grib spēlēt 6 komandas un 2. divīzijā 12 attiecīgi. Katrā ziņā tā proporcija aiziet tāda, ka es negribu spēlēt pret labākajiem, jo tas būs visu laiku nērti, tas būs grūti, sarežģīti un tā tālāk, un tas neatbilst manam līmenim. No vienas puses ir baigi viegli tam piekrist, jo es apzinos šogad, pieņemsim, atkal, ja kāds pavērs vaļā statistikas ailes, redzēsiet, ka 1. divīzijā šogad tika pacelti saldus, kas patiesībā pietiekami labi priekš pirmās sezonas tur startē, bet ir arī Rēzeknes komandi, kuriem tiešām klājās ārkārtīgi grūti, un kad es klātienē redzu, kā viņi darbojās, ir skaidrs, ka viņi nav atbilstoši šim līmenim. Bet tad ir jautājums, ja mēs runājam, ka mēs gribam baigi daudz spēlētājus un tā tālāk,
vai tam ir vērtība pie apstākļiem, ja mums trūkst komandu, kas grib spēlēt pret labākajiem, sacensties savā starpā, un beigās mēs izaudzinām, pieņemsim, 10 komandas, kas startējuši visu dzīvi 2. divīzijā, un pa lielam man šķiet, ka no 2. divīzijas ir ļoti sarežģīti izveidoties tādiem spilgtiem spēlētājiem. Un tad ir tikai 4 vai 5 komandas galā, kas startējuši 1. divīzijā, un tās ir tās, kuras realitātē to smagumu tā kā nesīs, no kuriem mēs sagaidīsim tos U19 spēlētājus, tos nākamos virslīgas spēlētājus. Šī, man liekas, tāds jautājums, par kuru līdz šim man šķiet personīgi arī pats nebija aizdomājies, ka ir ļoti viegli savā ziņā uzaudzēt masu, bet ko ar to, viegli, nav viegli, bet katrā ziņā masu var panākt, bet jautājums, ko mēs ar to masu iesākam, ja tur trūkst ambīciju un mērķu palikt labākiem. Kā veicināt šo sadaļu, kā veicināt, ka tās komandas, mēs jau ar Mārtiņu vasarā runājam, ka Rīgas lauvas 2 aizejot, nevis atmetās un saka, mēs spēlēsim 2. divīzijā, jo tā būs vieglāk. Bet ka viņi pameklētu, vai nav vēl kāds džeks, vai varbūt gadu jaunāks, kuru pielikt, vai no blakus komandas, varbūt, no Ādažiem kāds pārceļās uz Rīgu, un varbūt, ka viņu var pie sevis pievākt. Kā panākt, ka tās komandiņas pie kaut kādām pirmajām grūtībām nepasaka un neiet to vieglāko ceļu, jo tas, manuprāt, uz to rezultātu un tiem labajiem sasniegumiem Latvijas florbolā kopumā tā kā nevedina un neveicina to procedūru kā tādu. Tāpēc man šo visu iesākot, Mārtiņ, varbūt kādas ir tavas pārdomas par šo tēmu, jo florbolistu skaitu palielināt mēs varētu, manuprāt, bet kā panākt, kad ir tie labie florbolisti vairāk? Jā, man ir daudz dažādas idejas, bet pirmais jau, kā tu minēji, tas ambīcijas kā tādas. Es teiktu tā, tās Latvijas komandas, kas spēlē 1. divīzijā, viņas ir pierādījuši, ka viņas ir konkurētspējīgas komandas ne tikai Latvijas mērogā, bet arī pasaulē. Ja, jebkura Latvijas top 4 komandā aizbraucot uz Čehiju, Zviedriju, Somiju, plūc laurus ļoti regulāri. Ja, un es teiktu, ka mūsu treneru darbs top komandās ir ļoti augstā līmenī. Komandas tiešām gūst panākumus ne tikai vietējā mērogā, bet arī starptautiski. Stāsts ir par to, kā minēju, ka gribētos, lai tā mūsu 1. divīzija ir tiešām tāds kā magnēts, kad, piemēram, tās pašas lauvas pieminētās, ja, kad tiešām, hei, mums ir 1. divīzijas komanda, mums ir iespēja spēlēt pret labākajiem. Rekur, Ogre, Ādaži, Saulkalnē, Rokets, jā. Tāpat Sigulda īstenībā vecāki strādā Rīgā, iespējams. Tāpat Sigulda, tāpat tie paši Baloži, kuriem arī tai vecumā nav 1. divīzijas komanda. Come on, rekur ir iespēja, taisam atlas. Piemērs tie paši Nokiāņi un 3 talsnieki, ja. Nekāda komanda. Ja Nokiāņiem tai vecuma grupā nebija, nekāda komanda tiešām. Un viņi uzrunā 3 talsnieks, tolaik Bergman, Šķerberga, Kalnieti. Hei, brauciet, palīdziet mums iekļūt 1. divīzijā, mēs jums visu apmaksājam. Viņi iztērēja vairākus tūkstošus un radās jautājums, kāpēc jums tas vajadzīgs, bet viņiem ļoti vienkārši, ja tu tiec 1. divīzijā, tu esi uzreiz automātiski reģiona līderis, un tu aplasi visus pārējos komandas, un es gribētu teikt, ne sliktā ziņā aplasi, bet tu dod tiem džekiem iespēju startēt augstākajā līmenī. Ja, un gribētos, lai mēs izslēdzam to viensētnieku domāšanu, kad ko tad es tur zvanīšu tai otrai komandai, ko es viņiem tur prasīšu, ko es viņiem tur piedāvāšu sadarbību, ko viņš pa manīm padomās, ka es mēģinu viņiem kaut kādus čaļus nocelt. Jā, es labāk nenokomplektēšos, labāk uzspēlēšu 2. divīzijā, kā ir tā ir. Jā, tā ir tā problēma. Otra tāda lielā lieta, vai mēs no tās pašas 2. divīzijas, cik mēs dabūjam no viņas atdevi. Jo tagad man arī U12 komanda ir 2. divīzijā,
ko es redzu tajā vecumā, kad katrā komandā ir tehniski attīstīti labi čaļi, kas var spēlēt florbolu, var gūt vārtus. Vai mums nav jādomā par to, vai no tās otrās divīzijas nevajag taisīt, piemēram, otrās divīzijas izlasi un ar to izlasīt startēt pirmajā divīzijā, kaut vai ārpus konkursa, kaut vai viena apli, bet tā kā iedot tiem džekiem iespēju startēt kvalitatīvā kolektīvā pret stiprākiem pretiniekiem. Tā man doma, kā varētu no tās pašas otrās divīzijas dabūt labāk rezultātu. Šis noteikti ir virziens. Vienīgais jautājums, mēs jau kaut kad savā starpā pārnājām, ka 12 gadnieku vienu gadu izvedā vecāku, otru gadu izvedā, bet viņš joprojām pat nav pabeidzis 9. klasi, jo droši vien tas periods, kad var arī pārcelties, piemēram, no Kalsnavas, kaut uz Jēkabili vai uz, Valmieru vai Cēsīm vai tam līdzīgi. Ka mēs tā kā baigi ātri, bet te pašā laikā tas būtu vismaz virziens, kur mēs tiem talantīgiem dot iespēju mazliet. Tas ir solis, kā turpināt viņu izaugsmi, kā dot viņam iespēju startēt ar labākajiem, plus, kas ļoti svarīgi, ja tur ir galā treneris, kurš spēj dot atgrieznisko saiti arī par to darba procesu, par to, kas notiek treniņos, par to, kas notiek spēlēs, arī uz to Kalsnavu, Jēkabilu vai vēl kaut kur. Arī tā ir pievienotā vērtība, ka mēs reizē audzinām ne tikai spēlētājus, bet arī trenerus. Un tas pats pirmā divīzija pietiekoši augsts līmenis. Tagad mēs esam 2 reiz vinējuši Somiju ar Talsiem, vienreiz Čehijā 3. palikām, labos turnīros pret labām spēlējošām komandām, Un vai mums iet viegli Latvijā? Mums ir top 6 komandas tādas, ka tu jebkuru var dabūt pausīm ātri. Tas pats U14 grupā tagad atverot tabulu. Labi ir masters ar tādu atrāvieniņu. Pārējie viss čupiņā. Jā, pārējie viss čupiņā cīnās katrs ar katru. Tiešām tas līmenis ir augsts un līdzīgs. Nākošais solis, kas parādās, vai mēs arī no šiem džekiem nevaram taisīt izlasītas. Piemēram, mēs uztaisām U13 izlasi un startējam U14 pirmajā divīzijā, kā ārpus konkursa, arī kaut kā viena apli. Uz ko es spiežu, kad mums no tiem džekiem un no tā resursa, kas mums ir, mums vajadzētu dabūt pēc iespējas lielāku pienesumu. Lai mums nav tā, ka mēs atveram ko es biju sataisījis, to U19 sarakstiņu, cik kurš ir iedevis spēlētājs, un tur ir 6 organizācijas, kas dominē, un tad pārējie tur 1, 2, tur tā, bet kaut kādā brīdī viņiem visiem ir talantīgi spēlētāji, kur, diemžēl, kaut kur pačab. Man jautājums tur rodās par to pienesumu, bet kur tas pienesums svarīgākais, jo man liekas, katrā klubā, katrā kaut kādā vietā bišķi citādāk to skatās. Ja masters jau var domāt par izlases kaut kādiem kandidātiem, tad kaut kur zemāk, Valmierā, viņam jādomā, kā mūs uzvarēt. Tagad tās U12, U14 spēles, bet man liekas saprast to, uz ko mēs ejam. Ja būs tā 10 gadu kaut kāds projekts, sistēma, mūsu federācija. Jā, kad ir tie soļi, ka tev jāsaprot, ka tu neesi varbūt, tu nevari cīnīties šobrīd par tituliem tur tajā jauniešu sistēmā, bet ja tu turpinās strādāt pie šīs sistēmas, tev ir vieta, kur trenēties, tev nav jābraukā visur apkārt. Protams, ideāli, ja mēs varam sataisīt vairāk komandas un uztaisīt sacensīgāku to līgu kaut kādā U18, kur jau tiešām ir svarīgi, bet tajās jaunākās sistēmās, vai jūs redzat problēmu tajā, ka dažreiz fokus ir pārāk liels uz to rezultātu, uz to tabulu, bet, protams, spēlētājiem jābūt fokusam uz to, tajā brīdī treneriem jābūt uz to, bet tā sistēma vai veidojās tādi, kad galu galā mēs redzam jūsu progresu, šie ir tie punkti, ko jūs darat labi jau, un mēs ticam, ka jums būs pienesums un U19 izlasēji nākot, mums nebūs tāds, ka mums jāņem tikai no 3 sistēmām, jo tur viņi strādā,
viņi zina, kā izlasē strādā, viņi strādā tur arī tā. Bet, kad tas ir vairāk visiem tāda kopīga bilde. Es par iepriekšējo U19 ciklu varu pateikt, kad viņš sākās samērā laicīgi, vadīja viņa Artis, un viņam bija ļoti laba komunikācija ar pārējiem treneriem, ar pārējām sistēmām, un viņš tiešām rādīja video, stāstīja par to, ko mēs darām, kādu mēs to spēlētāju gribam redzēt, kas ir tās īpašības, pēc kurām mēs tos spēlētājus vērtējam. Un tagad tajā jaunajā programmā mēs diezgan labi esam aprakstījuši, ko mēs katrā U gribētu, lai tas bērns ir apgūs un ko viņš ir iemācījies. Un ja mēs izveidot tās mazās izlasītes, pa kurām es runāju, tas būtu ļoti, ļoti labs veids, kā to informāciju līdz tiem treneriem ar praktiskiem piemēriem nogādāt. Protams, semināri, vispārējās izglītības, tā celšana, tā treneru kvalitāšu celšana, tas viss ir tas, kas pietrūkst, ko varētu darīt plašāk, izmantojot ne tikai izlašu treneris, bet arī vietējos treneris. Katram mums ir kaut kādas spēcīgās puses, ko mēs varam dot. Piemēram, pēdējās seminārs no izlašu treneris Henrijs bija Rīgā, rādīja video ar spēlētāju kvalitātēm, ko viņš grib redzēt pieaugušo izlasē, ja? Bet prasītos vēl sīkāk, ka mēs to sadalām tiešām līdz katram U, ka mēs katram pieliekam klāt ne tikai, ko mēs gribam redzēt gala rezultātā, bet arī kā to panākt, kādas vingrinājumus, kā to integrēt treniņu darbā, tās lietas vairāk, jā. Man gribētu teikt, ka mazliet jāstiprina tā savstarpējā sadarbība, jo es teikšu godīgi, var noņemt cepuru nost Pīlupam, kurš īstenībā pirms jau daudziem gadiem, kad es vēl biju tiešām vēl zaļais jaunais gurķis treneris, viņš vadīja super vienkāršu semināru Valmierā, kurā viņš stāstīja par to, kā viņi strādā, manuprāt, bija par jaunu sistēmu. Nevis globāli tur, ka viņi ir baigi labi un visi kruti, bet reāli ar piemēriem, ko, kā, kāpēc un tam līdzīgi. Un patiesībā citreiz es domāju, ka tā ir tā lielākā vaina, ka mēs vienkārši nevis negribam pat dalīties, bet ka nav to, kas grib uzsūkt šo informāciju. Jo atkal caur piemēriem, vienā arī mazo posmā Lampes jaunais treneris, tagad pēkšņi vārdu aizmirst, ne Reinis, bet tas otrs kolēģis, kas viņam tur ir, viņš pie manis pienāk, kāpēc jums kuršos ir mazajiem X un Y? Ko tas nozīmē? Es saku, tas nozīmē, ka mums ir pirmā un otrā komanda, bet mēs negribam, lai tie, kas ir otrie, tiek uzreiz paziņot, ka viņi ir tie otrie un sliktie. Mēs nosaucam X, Y, tie var būt black un red, vai tie var būt, nezinu, āboli un bumbieri, tur var saukt jebkādīgi, bet vienkārši jau startā nepazeminam tos vienus 3 kārtas zemākus par otriem. Un ar to visu viņš man tagad pēdējā reize satikāmies arī nāk klāt. Jā, mēs tagad U8 arī sākām, viņam laiks red un white vai kaut kā, tur arī balti, latviski normāli. Jā, sarkani jau baltē, jā. Man šeit, katrā ziņā viņi izdarīja šo mazo soli, jo vienkārši tur ir ieinteresētība. Un ja mums ir vairāk šādu kolēģu, tas ir tas brīdis, kur būtu jānāk kopā un jādalās ar šiem labiem piemēriem. Un tas, ko tu minēji par to, ka katram, kam kaut kas sanāk, es nedomāju, ka kāds slēpsies un tagad kaut ko nerādīs un nestāstīs. Man nav pārliecības, ka man būtu jājūtās slikti, kad es ar labiem piemēriem padalītos un ka, pieņemsim, grobiņa palikt konkurētspējīgāki. Man liekas, ka mēs tikai iegūtu, ka mums tepat būtu vēl viena komanda, kas gribētu būt pirmajā divīzijā un būt konkurētspējīgi. Bet jautājums ir tiešām tie, kuri nav sasnieguši to, mēs top 10 kaut vai nosaucām, kaut vai kas ir, desmitniekā nav tikuši, vai viņiem ir vilkme palikt zinošākiem, un viņi ir ieinteresēti. Tu nosauc semināru Rīgā, cik organizāciju pārstāvi tur bija? Apmēram. Tur ir tas arī punkts, ko es gribēju minēt, ka tur kā 10 cilvēki bija varbūt, un super, ka bija. Bet, ja mums atbrauc Somijas eksperts, kas izlasa ievilcis tagad arī viens no treneriem vēsturiskā notikumā, tad, es domāju, tur būtu jābūt kaut kādai kinozālē pilnai ar visiem treneriem Latvijas. Un tad, protams, tie treneri, labi, ja arī ir tikai 10 šie, tad būtu forši, ka, viens no tiem vai daži no tiem uztais savus sapulces, kur viņi pastāsta, ko viņi redzēja tajā
ko Somu treneris teica. Izstāst to latviski pirmkārt, jo mēs zinām, ka daudzi visi nerunā, nesaprot tik labi angļu valodu, bet tas viss normāli. Un tad katrs treneris redz savu redzējumu, izstāst savu to viedokli, un veidojās diskusija, veidojās jau kaut kāda saikne, un tas jau, ka tu parādi, ka tev interesē attīstība, ka tu gribi sadarboties, tas jau ir tāds, punkts, ko uzreiz tu uztversi un gribēsi atdarīt vai kādā brīdī saprast, ka jā, tā mēs visi augam kopā, bet tā ir droši vien tā viena no galvenajām problēmām Latvijā, kad mēs šobrīd tā sadarbība nav tajā top līmenī, kā to dara top valstis. Mums jau redz no piemēra, kā dara top valstis. Ja tu tur esi, tad izstāsti mums, kā tad Somijā. Jā, es jau minēju, ka... Tu esi runājis ar jaunatnes treneriem par to, kāda ir viņu sadarbība ar citiem klubiem, piemēram? Tev ir uzdevums. Jā, man ir uzdevums, man daudz uzdevumu. Es varu teikt piemērus, nezinu, kā strādā. Bet katram klubam tā ir struktūra, tas ir, nezinu, viņi veido savu treneru izglītību arī, kā sistēma, kā federācija. Tur nav tā, ka tev tur ir jāiziet 4 gadu skola, lai tu būtu treneris. Ir pat es domāju, treneri sadarbojās savā starpā, un tad katram klubam ir, tajā katrā jauniešu sistēmā ir papildus vairāk cilvēki arī, tas ir viens no galvenajiem punktiem arī, ko es gribēju pieminēt, ka vienam trenerim ar to vienu grupu sadarboties ir kā ir. Jūs paši to esat pieredzējuši noteikti, un Somijā viņi piesaista vecākus, kas ir, es nezinu, kā tas strādāt Latvijā, bet tajā Somijas klubu sistēmā varbūt vecākiem jāiziet kaut kāds nedēļas kurs vai 2 nedēļu kurs, lai viņš būtu kvalificējies, bet ja tev dēls spēlē vai meita spēlē komandā, un tu esi pats bijis florbolists vai sportists, man kolēģis, piemēram, darbā ir futbolists, un viņš palīdz florbola komandai, kur viņam dēls spēlē, jo viņiem ir izveidots, piemēram, čats, kur ir vecāki un treneri, un jā, šodien mums nebūs asistenta treneris, tad mums vajag vēl 2 cilvēkus, 2 vecāki, ierodās vienkārši, un viņi ir tajā sistēmā klāt, un līdz ar to viņi, piemēram, ir atvieglots tas, ka viņiem nav jāmaksā par to dalības maksu sezonas, kas Somijā ir 1000, katram bērnam uz gadu. Un tas ir atvieglojums, bet tajā pašā laikā tu bieži to vien dari, tāpēc, ka tev patīk pavadīt laiku ar savu bērnu, tu vari iesaistīties treniņu procesā, saprast, kā tas strādā, un tas tad nav jābūt tur taktiski elites līmenī, tu vari bumbiņas padot. Katras mazās lietiņas ir tā kā super svarīgas, lai tas treniņu process veidotos raitāks. Un ir, pat klasikā ir brīvprātīgie komandas bija treneri. Viens no treneriem, viņš ir ekipēja menedžers, varbūt skaitās, bet viņš arī tur principā brīvprātīgi ir. Pēc savām darba dienām ierodās uz treniņiem un palīdz pašā tikai bumbiņas savākt tur, lai viss notiek tā kā raiti treniņā. Stūrī samest bumbiņas vai uz vārtiem vai vienalga, kur tas ir vajadzīgs. Tādas mazās detaļas ir, ko es novēroju Somijā pats esmu savā treniņu procesā, ka tā sadarbība ir tik augstā līmenī, vai tas ir no federācijas tāda iniciatīva, noteikti, ka tā ir. Un noteikti tas arī veido to treneru sadarbību citos klubos, savstarpēji klubos, jo galu galā viņiem ir tas mērķis, ir izlase, lielā izlase, kur viņi visi par to lepojas arī. Par to vecāku iesaisti man tāds vienmēr ir interesanti aizbraucot uz ārzemju turnīriem, pastīties, kā nopakotas citas komandas. Man Klamers stāsta pēdējā pieredze Torvitas kausā, viņš saka, ka esmu soliņa pretī, protams, Zviedri, viss kārtībā. Viņš ir vienam čalim slikti duši, viens pārsit degunu, viņš saka, ka es reāli 5 minūtes, principā, laukumu neredzu. Ir jāsavāc tie džeki, vienkārši fiziski ir jāsavāc, lai viss būtu kārtībā. Šeit uz blakus soliņa ir 7 cilvēki, un tur, principā, katram pārdalīts. Viens filmē storiju, viens dara šito, viens dara to, viens dara vēl kaut ko, un pilnīgi 2 dažādās pasaulēs dzīvo, un pēc tam tie Somi prasa, treneri, kā tu vispār, Zviedri tie bija, treneri, kā tu vispār tiec ar šo situāciju galā, ka tev ir vienam jāizdara tik daudz darbi, ka tu esi tik kompetents, tik daudz jautājumos vienlaicīgi, jo tur tā kā ir pārdalīts un nodalīts un tam līdzīgi. Bet atkal man kaut kā prātā viens Heiki citāts, ka viņš teica, ka mūsu latvieši var apskaust, jo mūsu treneriem tas ir reāls darbs. Mēs nākam uz darbu, un mēs par to saņemam atalgojumu. Somijā, man liekas, ka viena daļa treneru ir vai ļoti maz novērtēti finansiāli, vai varbūt arī bez maksas strādā. Pēc tā viņa komentāru man tā kā gribējās saprast. Līdz ar to
loģiski, ja viens ir ar mazu samaksu, tad viņš nav varbūt tik ļoti iekšā, un tāpēc meklēt tās iespējas piesaistīt tos citus. Un savukārt mums ir viens supermens nolikts priekšā, un viņam ir jāizdara no A līdz Z pilnīgi viss. Un tās ārzemju pieredzes ir tas, kur tiešām gribās pasmaidīt gan tajā pašā Tallinā, gan uz Čehiju aizbraucot un tam līdzīgi. Noteikti. Jā, Somijā tas ir pašā jaunieši, kas beidz skolu vai iet vēl skolā. Viņi trenē uz to puslodzi vai, nezinu, 70% algu. Vai arī tie ir tā kā vecāki, kas jau grib tā kā, vienkārši būt tur ap to klubu, vai viņi atbalsta klubu, vai kas ir iemesli galvenie, bet viņi nesaņem tur nekādu tādu atalgojumu, ko viņi saņem savā galvenajā darbā. Un tā ir tā sadarbība. Es arī gribēju pieminēt par to, ko jūs minējāt jau, kad mēs aizbraucam uz ārzemēm, daudzas latviešu komandas un uzvar, nezinu, klasiku vai tur Storvets jauniešus vai, tā kā top klubus. Un sajūta rodās, es domāju, tiem pašiem jauniešiem un treneriem, kad, mēs darām visu izcili, bet, jāpiemina tas arī, kad Latvijā ir vairāk radošums, jo tā mazāka sistēma nozīmē vairāk improvizācijas, un Somijā tie spēlētāji vairāk, vai, es teikšu Somiju kā piemēru, ir vairāk strukturēti un disciplinēti. Un tad latvieši bieži tā kā ir drosmīgāki individuāli, un viņi izveido to spēli savu tam vīriešu līmenim laicīgāk, bet tad trūkst tas nākamais līmenis pēc tiem 14 gadiem vai 15 vai 16, kad, kur viņi pazūd. Un droši vien tas modelis kaut kur ir pa vidu, kad Latvija dara daudz lietas labi, ārzemes dara labi, bet kā mēs to visu varam tā kā izveidot? Varbūt var ieskicēt bišķi vēl pa iepriekšējo tēmu par vecākiem. Ir ļoti labas pozitīvas tendences Latvijā šī jautājumā, ka mūsu vecāki ir gatavi ne tikai braukt divreiz vairāk nekā bērnu uz turnīriem un atbalstīt, un ja vajag, tad lamāt tiesnešus, kas man ļoti nepatīk, bet ir gatavi ne tikai finansiāli viņus atbalstīt, braukt viņiem līdz pa turnīriem un Latvijas čempionātu, bet super iesaistās. Man ir ļoti labi piemēri, kur ir gatavi stūrēt tos pašus busiņus, lai nebūtu jāīrē komerc transports, lai tas pasākums būtu lētāks, lai mēs varam aizbraukt uz turnīriem ārzemes divreiz gadā, nevis vienreiz gadā. Ja? Ir vecāki, kuri piekrīt gatavot komandai ēst, darīt kaut kādas mazās lietiņas. Tāpat bijām tikko Čehijā, bija vecāki, kas uztaisīja vakariņas, kur tas viss padara to pasākumu lētāk un pievilcīgāk, iespējams arī veselīgāk. Pat bijām Somijā, kur mums ir laba sadarbība, kur mums iedeva skolu un darbmācības klasi, ar kur bija viena māmiņa līdz, kas izstūrēja visas ēšanas. Un tā kā ir pozitīvas lietas tajā virzienā. Domāju, jo vairāk parādīsies tādas vietas, kur būs tie saucamie vecāku treniņi, kur vecāki ne tikai pafano tribīnēs un uzdod tāds jautājums, priekš kam viņi tur skrien mainīties ik pa 50 sekundēm, galīgi izturība nav, ja? Vai priekš kam viņam vajag normālu apavi, es skrēju ar kedām visu mūžu, kāpēc viņš nevar skriet ar kedām un tur slidināties, ja? Sportveidā, kur nepārtraukt notiek virzienu maiņas, ja. Tā kā tās vietas, kur parādās tie vecāki treniņi, kur tie vecāki ir ar vien vairāk un dziļāk tajā florbolā un rodās tā izpratne, es teiktu, ka tur var panākt arī ļoti labi iesaist. Protams, daudz kas ir atkarīgs no finansiālās situācijas kā tādas, ja. Diemžēl mums dēlus audzina mammas Latvijā, ļoti daudz, īpaši reģionos, fāterīši pa nedēļu ir kaut kur prom, celtniecībā strādā vai vispār ārzemēs, ja, un viņu iesaisti panāk klubā diezgan nereāli. Daudz tā patraujās pa 2 darbiem, tā kā. Bet, jā, es teiktu, ka šī ir noteikti pozitīvas tendences par to līmeni, ka mēs tā kā nevaram pārkāpt to no tiem 14 uz tiem 15. Jā, par to lielākā problēma jau ir tā masveidība, kāpēc mēs nevaram. Jo mums diezgan bieži
jaunietis dēļ sava talanta tiek iemests pieaugušo konkurencē. Tur viņam kaut kāds attīstības posms tiek nogriezts, jā, spēlējot virslīgā, pirmā līgā un vēl kaut kur jauniešos, jā. Tīrdēļ tā, ka viņam varbūt nepietiek pietiekošs laiks, lai pilnvērtīgi trenētos, atjaunotos tā tālāk. Un lielais jautājums, kas notiek ar tiem pārējiem, tad, kad, ja mums, ja piemēram, tais pašos Helsinkos Vikingiem vienā vecuma grupā ir 6 komandas, ja, tad paņemot prom tur 4-5 līderis, pavirzot viņus uz augšu, varbūt paliek 5 komandas, bet tur nevienā brīdī neapstājās treniņu process, tur viss turpin notikt. Mums, ja tu netiec uz augšu, tā kā iepriekšējais gads, piemēram, man bija U16, U15 komanda aizgāja puse trenēties pie lielajiem, puse paliek tā kā lejā. Nu, tad viņiem automātiski viņi trenējās kopā ar sīkajiem, vai arī viņiem tajā treniņu procesā tas cilvēks skaits ir nepietiekošs, un tā kvalitāte krīt. Tā kā tas arī no tā kopējā tā konkurences līmeņa ir baigi atkarīgs, tas treniņu process. Vai mēs varam visu laiku tā kā tam jaunietim salikt, lai viņš var trenēties kopā ar sev līdzvērtīgiem? Jā. 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 Nu, noteikti daudz, par ko ir aizdomāties šeit. Mēs daudz labas tēmas esam izrunājuši. Nu, es gribētu, lai tā, nezinu, ko mēs paņemam no šī, ir tas, kad mēs gribam attīstīt spēlētājus kaut kādā 10 gadu projektā, un kad varbūt tāds filozofisks jautājums vairāk, kad vai mēs gribam ražot labus juniorus, vai būvēt pieaugušos spēlētājus, kas var palīdzēt izlasēji nākotnē. Jā, sistēma tomēr atspoguļo vērtības un par kultūru un kā mēs būvējam savas sistēmas un kā mēs gribam redzēt, ka tie jaunieši aug, kā viņi domā un kā viņi redz to attīstību sev. Par to mēs noteikti pieskarsimies kādā no nākotnes epizodēm. Jā, noslēdzot, es gribētu, lai jūs pasakat vienu konkrētu lietu trenerim, vecākam, varbūt federācijai, un tad varbūt arī jauniem spēlētājiem. Tad varbūt sāksim ar treneriem, varbūt kāds vārds, ko jūs gribētu no šīs sarunas, lai patur galvā treneri. Man jau liekas, ka tieši treneru virzienā ir tikai viena lieta, ka tas, cik tu pats būsi iekšā darbā, ko tu dari, arī nesīs attiecīgo rezultātu. Tu būsi ieinteresēts apmeklēt seminārus, tu būsi ieinteresēts, lai tavā klubā ir kārtība, kurā tu pats jūties vislabāk, nevis, teiksim, tā peldi cauri, varbūt iespējams nekārtībā, ja kādā brīdī tāda ir. Nu, tas būs atkarīgs, kāda būs tavi audzēkņi, kāda būs tava komunikācija ar vecākiem, kāda būs tava sadarbība. Nu, tā kā diezgan lielā mērā var teikt, ka uz treneru pleciem ir ļoti daudz kas, un es no savas puses noteikti zinu, ka jaunatnes komiteja būs atvērti tad, ja nāks kāds ar priekšlikumiem un teiks, ka mēs varētu varbūt uztaisīt tikšanos vai vēl kaut ko, lai mēs tā kā pavirzītos ar piemēriem un pieredzes stāstiem uz priekšu, jo drīzāk sliktā lieta ir tā, ka uztaisam pirmssezonas sazvanu Zoomā un tur no 10 komandām ierodās 3, un tad mēs brīnamies, kāpēc kalendārā ir kaut kas tāds, kas mums nepatīk vai kā savādāk, tāpēc treneru gadījumā vienkārši viens vienīgs fokus, ka paši, kā mēs strādāsim, atsaucās uz visām lietām, kur mēs esam pieskārušies, un arī 10 gadu griezumā tas būs rezultāts tam, kā jūs strādājuši pirms 10 gadiem tajā laikā. Jā, par treneriem es pievienojos Normundam, kad nav būtiski, vai tu trenē 1. divīziju, 2. divīziju, liels klubs, mazs klubs, bet ja tā tendence būs, ka hei, mēs gribam palikt labāki, mēs gribam augt, mēs gribam attīstīties, tad tas ceļ līmeni. Ja tu ceļ līmeni, tas nozīmē, ka tu cel arī nākošo līmeni, un varbūt Pēters uzreiz pieskārās tam, kā mēs varam izlases spēlētāju izaudzināt, ja, bet arī neizaudzinot izlases spēlētāju, bet izaudzinot labu virslīgas spēlētāju, ja, tas kopējais līmenis ceļās, kur tam virslīgas spēlētājiem atkal izaugt pa
par izlases spēlētāju. Tā kā tā ķēdīt, viņi visi ir saistīti un viss, ko mēs darām savā labā, sava kluba labā, lai tie spēlētāji attīstītos, tas arī ietekmē kopējo to līmeni. Super. Labi. Tagad Mārtiņš var turpināt vārds vecākiem. Vecākiem es gribētu pateikt tikai vienu. Priecājieties par to, ka jūsu bērns aug sportiskā vidē. Ka viņa grēki ir kaut kur pa kluso iedzert kolu un uzēst čips. Ja, ka tie ir viņa lielie grēki, ka viņa lielie grēki ir aiziet kaut kur nometnē, vēlāk gulēt un pasēdiet ilgāk telefonā, tur ar čaļiem kaut kādu spēlīt uzspēlēt. Ja? Ka nevis klaiņot pa ielām, sist logas ārā, ja, lietot kaut kādas vielas. Ja? Un ja jūs bērns ir sportiskā vidē, un ja viņam vēl sanāk vispār ideāli, ja viņš ir sportiskā vidē, viņš vairāk ir, kā saka, ūdens pienesējs, tas nekas, jo viņš ilgāk būs sportiskā vidē, jo viņš būs tālāk no visām kaitīgajām lietām. Tā kā dariet visu, lai atbalstītu, lai priecātos par viņu un nešaustiet un galvenais neuzlieciet viņiem lielu slogu. Ne tiem, kam sanāk ļoti labi, uz tiem reizēm tas spiediens ir vēl lielāks, gan uz tiem, kam nesanāk. Man ir labi piemēri, kad mēs aizbraucam uz mačiem, mums piedeg pankūku, mēs paliekam 4. Jā, nepatīkamākajā vietā, un tie mazie, viņi ir aizmirsuši to pēc pusstundas, un viņi dzīvo tālāk, viņi smējās, viņiem viss notiek, bet tie pieaugušie ar saķertu galvu staigā vēl 2 dienas. Vienkārši ļaujiet bērniem būt bērniem. Tāds mans novēlējums. Jā, es gribu piebilst, ka man, protams, fokus ir vairāk uz to top līmeni, izlasi un visu to. Protams, ka es to izcelšu, bet, kā tu minēji, kad katram ir sava loma komandā un katram ir sava loma sistēmā, un tev nav jābūt tur galvenajam trenerim, tu vari būt asistents, tev nav jābūt galvenajam tur spēlētājiem, kurš metīs gols, tava loma, kas ir varbūt jaunatnē zemāka, viņa varbūt daudz lielāka, izaugot vēlāk. Vai arī varbūt viņa nebūs, bet tu esi devis kaut kādu lielāku vai mazāku vērtību tiem arī spēlētājiem, kas izaugs un spēlēs tur kaut kur tālāk. Ka viņiem vajadzīgi ir tie spēlētāji ap viņiem, tie draugi pat bieži vien, labākie draugi, un arī pat, ja nav draugi, tā kā tas viss veido to visu kopumu, tas rezultāts, kā jau es gribu uzsvērt, ka tajās pašās jaunatnes sistēmas sākumos, saknēs, līdz kaut kādiem 15, 16 gadiem, tas nav pats svarīgākais. Norman, par vecākiem? Es varu tikai atgriezties pie paša gatavotas prezentācijas vienai vecāku sapulcei, kurā ir minēts sekojošais. Vecākiem 3 lietas, kas būtu jādara. Pirmā lieta – būt blakus. Nevar, protams, katru treniņu vai tam līdzīgi, bet tad, kad tās sacensības ir, lai tie ir svētki un arī tā vecāka būšana blakus rada to svētku sajūtu. Numur 2 – atbalstīt un iedrošināt. Nebaidīties sapņot, ja kāds izdomājis ir, ka viņam gribās kaut kur augstu mērķēt sportā un ir tie apzinātais vecums, kurā var sākt par to domāt un tam līdzīgi, tad būt tam atbalstam. Un 3. ir tāds varbūt vulgārāks, bet pēc idejas nodrošināt visu nepieciešamo, lai viņš var realizēties. Tātad, ja tagad nepieciešami ir nūjiņi un labi apavi, tad tas ir tas, kas vecāku ir tā kā pienākums. Un, ja šīs 3 lietas tiek ievērotas, ka viņi ir blakus, atbalsta, iedrošina un nodrošina visu nepieciešamo, tad vecāki visticamāk tiek apbalvoti ar to, ka bērns jūtās priecīgs, laimīgs, novērtēts, ka viņš tiek pamanīts un viņam ir kopīgas intereses, par ko pēc tam varbūt māju ceļā pēc spēles braucot pārunāt. Pat tad, ja viņš nav bijis pirmās maiņas spēlētājs, kurš iemet izšķirošo golu, viņš tāpat ir priecīgs būt komandā, viņam patīk tur atrasties un man liekas, ka tās lietas arī ir svarīgas. Bija viens temats, ko nepaspējām šodien. Es biju izteicis jautājumu, ko jūs konkrēti darīt nākamo 3 gadu posmā, ja jums būtu pilnīga vara par federāciju. Bet varbūt varat iestarpināt kaut ko par to, bet kāds novēlējums varbūt federācijai no šī podkāsta? Norman? Es noteikti daļai teiktu, ka federācija esam mēs patiesībā visi. Ok, jā, uz papīra ir cilvēki, kas tā kā lielās lietas virza, bet
katrs no mums ir kaut kāds, tā kā arī par spēlētājiem mēs runājam, tāpat mēs varam runāt arī par federāciju. Katrs treneris daļai arī veido to, kāda ir mūsu vide un vispārējais. Tā kā mans novēlējums būtu tas, ko mēs jau pārunājām, būt savstarpēji ciešāk, atbalstošākiem, motivētākiem vienam otru, varbūt padzīt uz priekšu, padalīties ar piemēriem, ar situācijām. Jā, es tā kā negribu uzstādīt kaut ko kādam no malas, ka tagad atnesiet mums 100,000 un tagad florbolā viss būs kārtībā. Nē, absolūti nē. Man liekas, ka tas viss sāks no mazajām lietām, no mums pašiem, un tā skaitā arī manis. Man tādā nākošajā 3 gadē noteikti gribētos panākt to jau, ko es te bišķiņi ieskicēju, ka mēs cenšamies vairāk no tā gūt pienesumu no otrās divīzijas, no tiem klubiem, kuri varbūt to pienesumu nav devuši līdz šim tik lielu, tādējādi ceļot to kopējo līmeni. Tas ir tieši saistīts ar tām mazajām izlasēm, reģionālām izlasēm. Jā, tieši ar to, lai mēs tā kā no tā resursa, kas mums ir, lai mēs viņu izmantotu pa visiem 100%. Pašiem tiem jauniem spēlētājiem varbūt kāds vārds vai ieteikums, ko jau darīt jau rītdien? Beigt čikstēt. Nē, es lai tiem spēlētājiem, gan jauniem, gan veciem, gribētu novēlēt pēc iespējas ilgāk dzīvot savā sapnī. Ja, manuprāt, ar to mēs atšķiramies no Somijas, no Zviedrijas, ka mēs kaut kādā veidā nedaudz pātri padodamies, ka mums bērnībā mēs dabūjam to startu uzrāvienu, sasniedzam pirmos rezultātus, un tad kaut kādā brīdī pienāk paiet tā junioru izlase varbūt, un tad ir nepārkāpjam to nākošo soli un neaizķeramies tajā pieaugušo izlasē, un tad tā nolaižam rokas un padodamies, un pārstājam tagad dzīvot to sapni, savu sapni. Bet es, kuram spēlētāja karjera ir galā, 25 sezonas es kaut kā nomocījis, ja, es varu pateikt, tur priekšā nekā baigi foršā nav. Ja, tas laiks, kamēr tu vari baudīt spēli, skriet, atrasties ģērbtuvē kopā ar večiem, runāt visādas muļķīgas humorus, ja, un cīnīties ar pretinieku un baudīt to spēli, tas ir tik nolāpīt īss, ja, kad viņš baigi ātri paiet, un jums ir tagad milzīga izvēle, vai jūs startējat virslīgā, kur jums iedos nūju, bots, un viss būs pa brīvu, un piespiest sev varbūt kādos brīžos, vai jums ir iespēja no tā visa atteikties un pēc pāris gadiem pirkt to pašu fitness klubu abonementu un darīt to bez foršu džeku kolektīvu, censties pats sev piespiest, un nebūs neviens, kas tevi tā kā pavelk līdzi, ja, un iedrošina, un nebūs neviens arī, kas par to visu samaksā, ja, un nebūs tās kolosālās emocijas, ko tu vari, manuprāt, būt tikai atrodoties komandā ar foršiem džekiem kopā. Labu ainiņu uzbūru, ne Mārtiņš? Tā kā es saprotu, ka tev abonements sāc meklēt savu tālsu sporta zālē, ja? Velo trenažieris stāv tad lakām kaut kā mēģina saglābt savu dzīvību. Norman, tad tev pēdējais vārds. Jauniem florbolistiem, nē, man patīk ļoti, ka Mārtiņš saka par to, ka kaut kādā mērā kaut gan es pie sevis arī esmu par šo lietu domājis. Es arī biju viens no tiem, kas 16 gados tika aicināts uz virslīgu. Man likās, ka man pietrūkst mērķa vai ambīciju, vai kāpēc, jo es tāpat jau esmu kaut ko izdarījis un kaut kur labs un tam līdzīgi. Tā kā, jā, es zinu, ka tad, kad tu atdodies tajā lietai, tā tiešām līdz galam, tas ir tas brīdis, kur tu visvairāk vari baudīt. Un es teiktu, ka to pašu līdz galam var sasniegt arī jaunatnes, komandas nometnē, treniņu nometnē, kas nedēļa garumā notiek. To pašu var sasniegt kādā ārzemju turnīrā, izbraucienā, ja tu atdodies līdz galam, nevis kaut kur sāc domāt par lietām, kas ir apkārt, bet tieši fokusējies uz laukumu. Un tieši tāpat tas var būt Latvijas čempionāta spēle, jebkurš izbraukums, jebkura mājas spēle, jebkurš treniņš var būt tāds, kas tev nes to prieku un gandarījumu. Un, jā, es varētu tiešām novēlēt šo virzienu, kur
baudīt katru situāciju, katru lietu, kur jūs esat, un nepaturēt kaut ko mazliet tā kā ne līdz galam izdarīt un atstāt kaut ko nepabeigtu. Jā, man pēdējais vārds, es gribu vienu quote izstāstīt, pēc kurus iedvesmojos, gatavojoties epizodē. Angliski ir "We have to be reminded more than we have to be taught." Un tas latviski varētu būt skanēt tā, ka mums vairāk jāatgādina sev lietas, nekā mēs mēģinām sev iemācīt. Un šis podcasts arī man atgādināja to, ka par to sadarbību, kas, manuprāt, ir galvenais, kad galu galā mums vienkārši jāatgādina biežāk vienam otram, kad mēs gribam tos cilvēku saskarsmi un cilvēku sadarbību vienam ar otru. Nevis mēģināt to tagad iemācīt kādam, kad jā, mums ir tur, tev vajag rūpēt par kaut ko, bet ja mēs vienkārši atgādināsim tās pamatlietas, kuras jau ir daudz labas Latvijā un pozitīvas, un tās pozitīvās lietas atgādināsim viens otram, tad mums nav nekāda jauna pasaule vienmēr jāizdomā. Tā kā to es arī gribu nobeigt. Paldies jums par laiku, valdes komitejas locekļi un vadītāji. un drīzumā tiekamies nākamajās epizodēs noteikti. Veiksmi tiem, kam ir vēl sezonas turpinājumi, kuršiem tie ir sākas play-offi, Talsiem arī jau sākušies. Talsiem ir divām komandām, man šķiet. Vienā arī Mārtiņš tur tā kā klāt kaut kur ir. Tur viņš ir veids, viņš saprats, kad pieredze bez kājām un tehnikas vairs neko nedod.